Jūs kāds spēlējat World of Warcraft? Jā. Urbāns, tu joprojām spēlē? Jā. Wow, tas ir interesants fakts. Es viņu sāku spēlēt no 2005. gadā. Un tad, protams, bija tad neoficiālos serveros, bet oficiālos arī kaut kādā 2007. vai 2008. uztaisīju, un tā es tā lēdam čubinu to pīriņu. Es vienkārši tikko skatījos podkāstā, ko es patērēju, tur runāju par kaut kādu drāmu, kas ir notikusi kādiem streameriem Vovā. Ja viņi tur gājuši kaut kādu tur, nezinu. Jā, tur viņiem ir tāds... Tu zini pat... Jā, es zinu to, es nezinu to, es zinu, jo skatos YouTube'ā, kā viņi spēlē viņu arī. Okay. Un viņus visi pasaules streameri uztaisīja ģildi, kur var tikt iekšā tikai tos streamers, un tad viņiem ir kaut kāda iekšējā challenge visādi, un tad tur viņi gāja uz kaut kādu instanci, un tad tur bija kaut kāds konflikts, un tad viens cilvēks uztaisīja pašnāvību spēlē, un tad viņi tā kā domā, vai tas ģildes vadītājs bija vainīgs pēc tā, vai nebija vainīgs. Jā, tur. Viņam tas spēles cietumā jāsēž tam karakteram. Nē, viņi spēlē tagad WoW attīstījies tā, ka cilvēkiem palika pārāk garlaicīgi spēlēt parasto, un tagad saucās WoW Hardcore. Nomirst, tad tev jādzēš ārā karakters. Jā. Okay, tas mainīja visu to, bet viņi paši izvēlās to. Tur bija nevis viņš pašnāvību izdarīja, bet viņi iegāja tajā instancē, dungeonā or something, un tas viens, tur pa lomām viņi spēlē, jo ir tur Healeris, tanks, damage. Un tas mage fujaks, vienkārši sākās sūdi, un tas vadītājs saka, karoči mums jāskrien, un tad tas vadītājs pa vidu pārdomā, mēs vēl faitosim, bet tas meids jau paņēma pēdu, lai gan viņš varēja izglābt savus kolēģus. Es vienkārši biju fascinēta, ka es skatos, un man ir interesanti, jo tā drāma ir tiešām tik juicy, kā kaut kādā realitātes šovu drāmā. Man ritīgi patīk tas, ka tas ir roleplay serveris, un tad viņi citreiz arī iejūtās visādos karakteros, un man tur ir viens tāds Huberts, viņš ir orks, un orki ir stulbi. Un viņš ritīgi runā ritīgi stulbi, bet tad, ja viņiem uzliek inteliģents to buffu, viņš paliek nedaudz gudrāks un sāk runāt gudrāks. Un beigās, tad, kad viņš saliek pietiekami daudz buffus viņam, tad viņš runā ritīgi ar britu akcentu un normāli gudrāks. Ļoti labi. Okay. Man pat gribējās pamēģināt paspēlēt, bet man nav dzīvē tik daudz laika. Jā, tas jā. Ok, Beško, tev ir ieslēgts miķis? Man viss ir ierakstās. Tev ierakstās. Ok, uzspļausim 3, 2, 1. Mēs neredzam Urbānu, bet... es skatos jūsos. 1, 2, 3. Dārgie deģenerāti! Novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, eitanāzijai. Sveiks, dārgais eitanāzijas klausītāji! Ar tevi 5. gadu pēc kārtas ir podkāsts Eitanāzija un tā vadītāja Anija Mārtiņš un Mārtiņš. Labrīt. Mēs šodien esam satikušies 26. janvārī, kas ir eitanāzijas dzimšanas diena un Kobas miršanas diena. Paldies! Šodien ir jubilejas un sērdiena vienlaicīgi. Jā, vienmēr tā ir bijis. Mums tāds basketbolistu dzīves iet līdzi. Simboliski. Šī epizode ir arī mūsu gada sākuma epizode, parasti kādu mēs darām, kur mēs saucam par zelta rāciņiem, bet šoreiz zelta rāciņiem būs mazliet savādāks izskats. Mēs esmu izrakstījusi ārā lietas, par kurām mēs runājām gada laikā, vai tas būtu mūsu dzīvē, vai tas bija tas, kas notika pasaulē. Anī, tas tāpēc, ka pagājušajā gadā visus rāciņus paņēma vienu kategoriju, par ko mēs šobrīd nevaram runāt. Ja? Tas pirmkārt, jā, šī ir tā kā melnās lentas rāciņu epizode. Zelta rāciņiem ir tāda bildīte, kur ir zelta rāciņas un tā melnā lenta pāri. Tas. Un 6. numurs. Jā, 6. numurs, jā. Un tā, un arī tas, ka vienkārši laiks nebija. Man sēdēt un photoshopēt tās bildītes. Un tā. Bet es domāju, ka sāksim kā ierasts pastāstot, kā mums ir gājis kopš iepriekšējās reizes, un tad jau mauksim iekšā tajā, ko mēs esam runājuši pagājušajā gadā, iemiksēsim lietas, kas ir notikušas šonadēļ.
Es varbūt sākšu, man nav daudz ko teikt. Es esmu tikko pamodies, un es vispār nezinu, kur es šobrīd eksistēju un kāds gadlaiks ārā ir. Es tiešām neatceros, ko es pagājušajā nedēļā darīju. Man liekas, ka es vakar biju Liepājā paēst. Jā, tas bija interesanti, un tad bija darbiņš, un gan jau kaut kas vēl notikās, varbūt epizodes laikā nāks ārā. Mārtiņš Rītiņš Ventspilī tāds. Attaisim leduskapi, paskatāmies, aiztaisim ciet, braucam uz Liepāju. Jā, apēst slapjo burgeru. Ok, ļoti nice. Kā ir skolā tagad, kas ir aktuāli janvāra sākumā? Bērni slimoja? Tur ir liels ČP ar likuma izmaiņām. Tur stipendijas nogriež visiem nost, jo valstī dzelzceļš jātais ir. Un nav naudas, bet tiešām tāda apmēram borderline nelikumīgi, jo, piemēram, ātri izskaidroši, piemēram, ja tu septembrī, teiksim, tu dabūji vienu N burtiņu, tu pazaudēji savu stipendiju septembrī, viss fine. Bet tagad, kaut kā 27. decembrī vai kad nomainījās likums, un tagad par to, ka tu septembrī vienreiz neapmeklēji skolu, tu arī visu otro semestri nedabūji stipendiju. Principā tu tiec sodīts 2 reizes par vienu, kaut kādu neapmeklējumu. Un tad tur, cik es dzirdēju, kaut kādās Saldas tehnikumā, kaut kāds jaunietis tur ir vienotības jauniešu biedrībā, un tad jau raksta tur protestus un tikšanās ar čakšu taisa, un mums te pāris jaunieši, man liekas, uz tiesību sargu biroju raksta jau kaut kādas sūdzības, un tā ļoti nesmuki. Vispār, tā jocīgi, vai tad nevajadzētu vērtēt pēc kādām sekmēm? Kādas starpības? Nē, sekmes arī, bet kavējumi arī, tu nedrīkst skolu kavēt. Nē, es pilnībā piekrītu, bet tur ir tāda lieta. Bet tas viss trakākais tas, ka, piemēram, tu esi savārījis sūdu septembrī, tu pieņem sodu par to, es zaudēju savu stipendiju, viss kārtībā, bet tagad ir pienāk janvāris, un tad tev vēl vienreiz sodu par to, ka tu septembrī par mācību gadu zaudē visu, Jā, bet man liekas, ka tos likumus nevajadzētu spēles vidū mainīt. Uz mācību gadu tu sāc mācīties ar šiem likumiem, un tad vienkārši kaut kādā brīdī, decembrī, kad ir Ziemassvētku brīvlaiks, kad neviens viņiem vajag pārcelt uz nākošo gadu, kā ar nākošo gadu. Mēs sasaucām sapulci, tur arī no izglītības ministrijas, un vēl kas tur bija par cilvēkiem. Mēs izskaidrojām to visu, un izskatījās, ka viņu juristi saprot to, ka tas ir sūdīgs lēmums, un pateica, varbūt uztaisīsim to pārējais periodu, bet nākamajā dienā atnāca ziņa, nē, nebūs tomēr. Bet, vienkārši tā kā bigger picture, man liekas, šie īpaši tajos tehnikumos un tam līdzīgi, tur brauc cilvēki no reģioniem, tam līdzīgi, tāpēc viņam vajag to stipendiju gan transportam, gan dienas viesnīcai, gan arī, lai iet praksē, tev vajag tur kaut kādu bikškustīmu nopirkt vai kaut tādu. Realitātē, protams, viņi tur saltas sapērk un tā, bet tā jau nav tas mūsu... Ja tā nav jūs darīšana. Mums nav jāskatās līdz, kā viņi tērē viņu naudu, bet, Tas tāds tā kā drūms mācību gada sākums ir, bet man atkal personīgi iet viņš tā kā uz noslēguma fāzi. Tagad vēl principā es kaut kādu mēnesi vēl man ir ko padarīt, un tad es braucu uz Portugāli. Kamēr tavu studentu mirs badā un es 7 labākos paņemšu līdzi. Jā, labi, tad vismaz. Ok, labi. Mārtiņ, kas tev? 2025. gada 20. janvārī Kurzemē stājās spēkā pilnīga dzimtbūšanas atcelšana. Es pārtraucu savas darba attiecības ar darbdevēju, un es esmu brīvs cilvēks. Tev oranžo karieti jau atņēma? Jep, es biju uz Daugavpili pēc jauna auto pakaļ nopirkt. Kā tas sauc jauno auto? Ford Maverick. Ļoti džipiņš Trumpa stilā. Amerikānisks kaut kas. Jā. Es manifestēju savu iekšējo Toniju Soprano. Ok, bet vai tev bija tāda kā atvadu ballītes darbā vai kaut kas tāds? Nebija nekāda ceremonija, puķis kartīt? Nē. Man baigi specifiski. Es biju vienīgais Ventspilī, un tur Rīgā tur burtiski 3 kolēģis un darbdevēji zināja. Tad pa lielam aizgāju pateikt darbdevējiem at grāmatvedēji, kuri turēja rūpi par mani. Ļoti operatīvi atdeva atslēgas. Pateicu paldies ar tā. Tā, ok. Iestājies jau bezdarbniekos? Nē, kaut kad jāsāk domāt par šo būs to visu procesu. Kā tas notiek, kā darīt. Ok. Tur bija, vai tu runāji ar konsultantu, kurš rakstīja Instagramā? Es uzrakstīju, man jāatbild, jāizlasa ziņas. Labi. Cerams, ka viss izdosies. Un tam līdzīgi. Kas vēl kaut kas varbūt? Aiziet no darba ir kā, man liekas, nomainīt uzvārdu. Jāatsakās no telefona, no mašīnas, no visādām lietām un jāpāriet. Un vecās saistības vēl zvana kaut kas nav līdz galam izdarīts. Un es vēl bļāviens braucot uz Rīgu, atdot mašīnu.
uz slāvi apli, kas ir burtiski tur pēdējais pagrieziens pirms darba, vēl uz radaru uzrāvos. Ideāli. Tāds sveiciens pēdējais. Tas skaitās, darbdevējs atmaksās to sodu? Tu biji darba uzdevumā? Nē. Man grāmatvedaļu atsūtīja Mārtiņš samaksā lūdzu. Okay. Pažalsta, Mārtiņ. Mārtiņš, pažalsta, please. Dai ģengi. Ok, nu labi. Tad jau es pārņemšu runāšanas stafeti droši vien. Es gribēju... Runājot par aiziešanu no darba, vēlējos nodot sveicienu savai bijušajai darba kolēģei Dignai, kur arī nomainīja darbu vietu. Un bija ļoti kvēla podkāstu eitanāzija klausītāji, kā arī manas balss mīlētāji. Liels tev paldies par darbu, un cerams, ka šīs epizodes arī turpmāk tev kalpos kā tāda meditācija, brīdis sev un tā tālāk. Palīdzēs tikt galā ar bezdarba rutīnu. Man liekas, viņai jau ir jauns darbs. Tāds zelta cilvēkus nelaiž tāpat vien pasēdēt brīvībā. Uzreiz jaunais sloks. Tā kā tā. Vēl viena lieta, kas notika manā laikā, kopš iepriekšējā ieraksta bija, es teicu, ka mēs brauksim uz Liepāju, un tad mēs arī aizbraucām. Mēs bijām uz ļoti foršu izrādi Liepājas teātrī, kas saucas Rītausmu vakaros. Ļoti forša, tāda Twin Peaksīga, tāda absurda komēdija. Un tur, protams, arī spēlēja mūsu podkāstu draugs Gatis Maliks, kurš ir liels aktieris, arī tad, ja viņš nespēlē policistu, ja? Nu, šeit viņš spēlē policistu, un tur citās vietās viņš arī vienmēr spēlē policistu. Bet, jā, bija ļoti forši, tad mēs arī tā kā pasēdējām, mums bija ļoti tāda immersive pieredze, jo mēs pēc izrādes sēdējām ar daļu aktieriem, tā kā nevis backstage, bet tādā kafejnīcā un pļāpājām. Tam līdzīgi tas bija ļoti forši. Baudījām Liepāju. Liepājā forši vibe ir. Patīk. Forši cilvēki un foršs Gatis Maliks. Un vēl runājot par Gatu Maliku, iesaku pirms sācies kinos turīts, iesaku iet uz filmu Vecāks sapulce. Čatā jau ir reviews iekšēji ienākuši, ka ir ļoti laba filma. Ja jau Robim patīk, tad tas tiešām ir ļoti augsts novērtējums. Un tieši tā es gribēju teikt, ir arī atzinība. Jā, ir arī Oskars no Robja. tā kā novēlu visiem. Lielais Robis dabūs. Lielais Robis. Es arī plānoju iet skatīties kaut kad, jā. Bet par to jau kino stūrītī. Anija, es tev varu uzdot vienu no job-related jautājumu. Droši. Tu biji ielikusi Twitterī, kad tavs kantors meklē darbinieku. Tur tāds ļoti mistisks apraksts ir. Varbūt tu vari noplagot, varbūt kāds klausītājs arī varētu pieteikties. Kas īsti tur jādara? Tas ir tāds influencer handlera darbs principā. Tad, kad es izdomāju... Tagad tev jārūpējās par Kasparu Campbellu, ka viņš pašņaucies Nē, tā nē. Tu principā, man liekas, tā kā, cik kā es saprotu, ir visādas citas lietas vēl tam cilvēkiem jādara, bet tu sameklē, un tev ir jāsaprot, kāda ir stilīgi influenceri un forši, un kam ir labs yields tur vai ne, un labi stati un tam līdzīgi, un tev ir viņi jāskauto priekš, piemēram, es izdomāju, tā, mums te vajadzēs kaut kādu, kur influencers āda zeķi un stāsta anekdotas, un tev ir jāsameklē, man liekas, ka šito varētu darīt tas un tas cilvēks, un tad tu tā kā sazinies, sarunā visu, un tur to apmaksu noorganizē un tam līdzīgi. Bet man liekas, ka tur ir kaut kādas citas lietas arī iesaistītas. Bet tā inčīgs darbs, I guess. Izklausās ļoti interesanti. Un tas confusing bija tas, ka tur tas office ir klusajā centrā. Tas sanāk, tev jābūt tajās radošajās nometnēs uz vietas ir, lai saprastu, kādu vibe tai aģentūrai vajag, vai arī tu vari darīt to no mājām un ik pa laikam tikai aiziet uz sapulcītēm. Mums ir tāds, mēs strādājam no biroja visas dienas. Jā, ļoti konservatīvi. Bet vienkārši ir, es nezinu, kā tam influenceru handlerim, bet man, piemēram, ir tā, ka ir kaut kādas lietas, ko ir ļoti grūti izskaidrot, rakstot, un tā kā emoji un tajā pasaulē. Un tad ir vieglāk, ka tu vari satikt tos cilvēkus, un jūs tā kā 5 minūtes tā kā atrisināt šo jautājumu sarunā, nevis tur
tur kaut ko tur rakstot, un kaut kas tiek palaists garām tam līdzi. Nu, es nezinu, whatever. Gan jau, ka var sarunāt savu situāciju, kādu tu vēlēsi. Jā. Viennozīmīgi interesants darbiņš izklausās. Jā. Nu, ja jums interesē, tad lūdzu ejiet. Man liekas, Golina mājaslapā varētu būt, Golina Rīga mājaslapā varētu būt sludinājums, un manā Twitterī ielika arī pieteikumu anketu. So, lūdzu, mums ļoti vajag to cilvēku, jo mums ir daudz ko darīt. Paldies! Paldies, Mārtiņ, par iespēju noreklamēties. Man pašam tiešām interesēja. Man vienkārši arī viena skolniece bijusī, kas bija pabeigusi skolu rakstījumu, prasīja, kas tas tāds īsti. Es teicu, ka es rīt parunāšu ar Anniju, tad es uzzināšu. Droši. Bet viņi teica, ka viņi īsti par Latviju. Viņi seko līdz visām tām lietām, un viņi gudra un mācētu to lietu darīt, bet viņai baigi nepis Latviju. Tā kā... Bet pamēģini. Jā, padošu ziņu. Viss var iemācīties. Godu vārds. Kas vēl tāds, ko es vēl darīju, vakar bija treniņā pēc ilgāka laika. Sanāca daudz skipot, tas bija forši. Tā kā īsti forši nebija, tāpēc, ka es vienkārši nespēju izturēt. Man tā kā sāk sānā durties, jo asaras tek un tam līdzīgi. Tas ir slikti. Un tad vakar mēs ar Tomu pavadījām pēc treniņu vienkārši mājās laiku un skatījāmies filmas. Mēs nostājāmies 3 filmas pēc kārtas, bet par to es pastāstīšu kinostūrītī vairāk. Tālūk, tas no manām tēmām par manu nedēļu viss. Es domāju, mēs varētu sākt atskatīties uz iepriekšējo gadu un tas, ar ko šeit sākas, tās lietas, par ko mēs runājām, bija tāds datorspēļu ēra, vienkārši spēļu ēra. Tā kā podkāstu Eitanāzijas komanda vēlējās spēlēties, un Mārtiņš, lielais Mārtiņš, sāka spēlēt Transport Tycoons. Tas bija liels notikums, un es savukārt sāku spēlēt galda spēles un runāju par to, kā es biju no sākuma galda spēļu ienīdēja, bet tagad jau piecietēja. Mārtiņ, kas ir Transport Tycoons? Vai šī ēra ir noslēgusies, vai tu vēl turpini? Nē, Transporta Tycoons manā datorā ir un sirdī joprojām dzīves, bet tagad civilizācijas sastāv ir manā sirsniņā. Šobrīd ir pārņēmusi. Tad tu tā kā arī aktīvi spēlēji, ja? Jā, civilizācija šobrīd aktīvi tiek dirbāta. Bet viņi ir ļoti laikaizlupīgi un, diemžēl, online tur baigi jāsakrīt ar laikiem, lai ar kādu varētu izspēlēt, kuram arī pusdienu brīvi ir. Tu esi arī kaut kādās, varbūt, komunās jau civilizācijas, ka tu vari vienkārši meklēt svešinieks, ar ko spēlēt, vai tu neesi vēl tik atvērts? Nē, es noteikti negribu ar svešinieku spēlēt un dīlot un fuck that shit. Okay. Tur nevarētu būt arī kaut kāds roleplay iespējas, ka, piemēram, tu ieri Redditā, atrod kaut kādus cilvēkus, un labi, tu spēlē Afrikā, un es spēlēšu Lielbritāniju, un es kolonizēšu tevi. Tad izspēlēt kaut kādus vēstures tādus īstos līklošus. Viņam ir opcija, ka tu ir true location, Earth, ka tev tas valsts saliek attiecīgi tur, kur viņas ir geogrāfiski bijušas. Okay. Tie kaut kādi strīdi var būt līdzīgi. Okay, skaidrs. Tad atgriežoties mūsdienās, tu esi pierakstījis kaut ko šeit par galda spēļu nepilnībām. Šajā sakarā varbūt tās. Jā, Mārtiņš jau ieskicēja tikko. Galda spēles ir nepilnīgas. Katanā viņš šita atveido laiks, kad tirgojās ar jēriem, graudiem un akmeni. Akmeni, jā. Bet realitātē tur trūkst vergu. Vai for reals? Mārtiņ, tu esi tās spēles vergs. Jo pat vikingiem bija vergi. Tepatās mums. Mēs kaut kā tāpat vārds dzimtbūšana. Tā jau verdzība ar skaistu vārdu. Vikingu vergi bija baltie cilvēki, droši vien, ja kaut kādi. Es tā. Jā, kas tepatās apkārt salasītu. Vājie cilvēki. Klibiķi. Kuriem nepaveicās būt tajā vietā un laikā. Kurā vēl spēlē, piemēram, Monopolā, arī varētu būt, tur arī vajag būt kaut kādai sadaļai, kur ķipa ir. Jā, tev ir attīstības valstī rūpnīca, kur 6-gadīgi bērni taisa kaut kādas flip-flops tev. Jā, ļoti true, ok. Labi, vēl pie lietām, ko mēs runājām iepriekšējā gadā. Urbāns iegādājas jaunu auto. Man liekas, 2 jau paspēja iegādāties gan laikā. To jau sasita, ko viņš nopirka. Labs gads.
Labs gads, viss pērk mašīnas. Bet, jā, es esmu tāds autists, ka man vajadzēja atrast tieši tādu pašu mašīnu. Tādā pašā mēnesī taisīt, tādā pašā krāsā, ar tādu pašu krāsas salonu, ar tādu pašu motoru, ar tādu pašu nobraukumu. Tad tas prasīja kādu pusgadu. Jā. Vēl arī īstenībā pusgads arī bija, kamēr nodrošinātājiem nav dabūjā. Bet es dabūju tādu mašīnu, kādu es vēlējos. Jā. Bet tas nav tā kā, nav tā kā karmiski, tā kā, tas nes nelaimi or something, ķipa, ka tā pati mašīna. Nē, man īsti dzīvē vienmēr ir bijis diezgan ok. Nav nekāda lielie satiksmes negadījumi, vai arī tā, ka citur nopērk mašīnu, tur kārba saplīst. Kas man lielākoties visam mašīnām ir bijis, tomēr tādā normāla pieredze, kā jau cilvēkam ir, kad kaut kāda remonta ir un kaut kāda nav. Un es vienkārši esmu pieredzi, man nepatīk pārmaiņas. Es biju nobriedis ilgi tajā mašīnā, un man bišķi pa īsi bija tas periods, ko es viņu izbaudīju, tāpēc gribēju dabūt tieši tādu pašu. Starp citu, jaunā mašīna tagad gan vajadzētu tā kā apkopīt, uztaisīt. Es uztaisīju mazo tāmi 500 eiro. Tas tiešām. Tā ir, lai viņi turpinās ripot eļļus nomainīt, un tā, tas liekas tā. Jo es atceros, vecajai mašīnai viss bija par 30 eiro, tad tai vidējai mašīnai viss bija apmēram par 120 eiro, tad šai viss ir par 500 eiro. Jebkurš mums... Labi, bet es domāju, šito var darīt pēc tam, kad tu atpakaļ no Portugāles un brauc. Es vēl gribu Spānijā aizbraukt, tā kā es mēģinu atlikt to, mēģināt izvilkt līdz tam martam, lai pēc ceļam varētu februārī atļauties aizbraukt 3 dienas uz Spāniju, palasīt grāmatu. Ļoti labi. Ok. Vēl šeit gada sākumā, gada sākumiņa vidū bija karaliskajā ģimenē, Britu karaliskajā ģimenē bija dažādas lietas notikušas. Viena no tām bija tas, ka karalim Čārlzam bija uzpampuši pirksti, un tad izrādījās, ka viņam ties pirkstos ir čuras laikam, jo viņam bija kaut kādas prostatas lietas. Gaut viņam bija. Un otra lieta, ka princese tā Ketrīna, vai kā viņš sauc, bija pazudusi. Un beigās izrādījās, ka viņai ir īsts vēzis. Īsts, nevis PR. Jā. Kaut kādu nedēļu atpakaļ viņa paziņoja, ka vairāk viņai vēža nav. Jā? Daudz bērnu asinis ir uzņemtas, viss ir izārstējies. Okay, bet jau konkurence uz tām bērnu asinīm karaļnamā mazāk ir, tur jau tie vecie bišķi ir apmiruši. Jā, tas gan. Tā kā var izbalansēt to visu. Bet baigais klusums no viņiem pēdējā laikā, ne tāds flop mēneši. Tāds nav jā, viņi laikam saprot, ka šobrīd viņi nav aktuāli. Jā, ir kaut kādas lielākas lietas notiek. Lielākas lietas. Vēl iepriekšējā gadā tika runāts par swingeru kruīzi. Es vairs neatceros detaļas. Tur bija tā kā kāds bars ar swingeriem bija sajaukuši ballīti vai ko tam līdzīgu. Man liekas, ka Urbāns par šo vairāk stāstīja toreiz. Es zinu, ka tādas lietas notiekās, bet es neatceros, ko mēs konkrēti teicām. Bet droši vien aizgāja uz gay cruise kaut kāds pāris, kaut kas tam līdzīgs. Man liekas, ka tur vienkārši bija tā, ka kaut kāds tā cruise kuģu kompānija varbūt tā kā nebija informēta, ka šie cilvēki ir atbraukuši swingot or something. Un tad, visas aktivitātes svingošanai, bet tur ģimenes ar bērniem. Jā. Man liekas, ka kaut kas tam līdzīgs tur bija kaut kāds pārpratums. Tas īstenībā ļoti slikts pārpratums varētu būt, kad pusi no viesiem ir ģimenes ar bērniem, un pusi ir itīgi pārtīgeji. Pārtīgeji. Vidējā situācija. Es ap citu par swingeriem runājot vakar vai aizvakar, es biju aizmirst tādu lietu, es zināju, ka tāda ir, ka ir tas festivāls Burning Man, ka tur arī kaut kāds orģiju dome esot. Anī, nezinu ko par to? Es nezinu, kāpēc tu uzreiz par mani iedomājies, bet es nezinu par to orģiju dome. Bet man arī nepārsteidz, jo cik saprotu, tas Burning Man arī ir tādiem diezgan bagātiem, tur hipsteriem pasākums, ne? Jo pagājušajā gadā arī bija laikam tas, ka viņi tur devas dubļos iesprūda visi. Jā, vai dubļos, vai tur bija kaut kāds milzīgais, tas smilšu vētra, kaut kas tur bija. Bet tad tur arī tas man bija tāds atsvaidzinošs jaunums par to, ka tur ir kaut kāda vieta, un es tur klausies mūziku, tur transā vai kas, bet ja tu gribi aiziet nopisties vienkārši šeit uz domu, kur visi publiski pisās. Tāds romiešu laika tāds... paliekas, liekas. Bet es brīnos, ka tev tas pārsteidz, jo es jau teicu, es jau esmu teikuši šo, ka tā kā tad, kad cilvēki paliek slaveni, viņiem ir jādara viss tās nestīs seksa lietas. Bļa, nevar vienkārši tā kā kaut kāds... Young boys. Jā, sākās, es esmu pārāk slavens un bagāts, lai nodarbotos ar normālu seksu ar cilvēkiem manā vecumā. Man vajadzētu iet darīt kaut kādu pedofīliju vai vēl kaut kādas dīvainas lietas. Kas arī šogad bija viena no tēmām, par ko mēs runājām.
Bet par to pēc brītiņa man aiztaisies vienkārši noticēt. Es ātri par pedofīliem un slaveniem cilvēkiem. Tagad jau Kalifornija dega. Un tur bija kaut kāda tā konspirācija, ka visi tie PDD teipi ir sadeguši, visi evidence ir sadedzināts. Tagad viss tur vairs neko nevarēs pierādīt visiem cilvēkiem, kas tur dzīvoja. Bet jā, pie notikumiem no pagājušā gada es sāku iet boksā šajā gadā. Tas bija interesanti. Heisa, hopsa. Anija nav čempions boksā. Bet tas atceros, ka tur bija, nevis atceros, bet bija pierakstīts, ka tur bija stāsts ar to, ka es biju pēc pirmā treniņa laikam uz 3 vīru laivā, un tad mums bija homofobiska situācija, kuras gan arī situ kaut kādu vīrieti. Tāpēc, ka viņš... Pēc pirmā treniņa jau, pēc pirmā man jau bija, jā. Iedomājieties, ko es varu tagad izdarīt. Lūdzu, nenāciet man klāt. Bet jā, bija tāds stāsts. Tad vēl pie Mārtiņa Beško hobijiem 3D printeris. Tev bija vesela sērija ar to, kā tu sāki nodarboties ar šo hobiju. Es joprojām šeit atveru kādu video un uztaisu kādu modeli, tas neesmu atmetis. Ok. Tev ir kaut kāds funkcionāls modelis, tāds, kas tev ir atvieglojis tavu dzīvi? Nē, es neesmu neko izdarījis, esmu tikai modelējis viņus. Taisīs, kā viņš griežās un kā viņi var skatīties ekrānā. Uzstājas ieroci. Obligāti. Mans viedoklis par šo sabiedrību nav gatava dzirdēt. Es nevēlos, lai man māja kaut kad nākotnē krata. Bet that's the way to go, Mārtiņ. Bet tad turpini. Neklausies. Viņš jau dzird, klausās, jā. Bet tad tu turpini to darīt un Es meklēšu iespēju, kā dabūt savu printeri. Es negribu par viņu maksāt 1,500 no savas naudas. Ok. Varbūt kaut kādā Eiropas projektā jāpiedalās. Bezdarbniekos varbūt arī tajā biznesa projekta konkursē. Jā, pilnīgi iespējams. Vēl ziņa, kas satricināja valsti un pasauli. Pagājušajā gadā bija tas, ka Kristena Stjuarta bija Ikšķilē redzēta. Pēc tam viņa bija arī klubā Skapis laikam redzēta. Tam līdzīgi Kristena Stjuarta ir aktrise, kura guva savu atpazīstamu Twilight sāgas filmās, attēlojot Bellu, kura bija confused par visu. Starp vampīriem un zoofīliju un nekrofīliju. Tā bija tas. Jā. Vai kāds no jums satika Kristena Stjuarta pagājušajā gadā varbūt? Jums paveicās. Nesmu bijis Ikšķilē, ne? Bet no mūsu kolēģu podkāsta es dzirdēju, ka cik es saprotu, tagad tie korejieši tur kaut ko Rīgā filmē, tie paši, kas taisīja filmu Parasite. Un vēl ir kā baumo, ka tas Toms Hārdijs esot par Rīgu padzīvojies, kā arī kaut kā ļoti under the cover. Tagad jau Jude Laws būs. Redz, paskaties, kas notiek? Slavenības kas notiek? Bet Dāvis teica, ka tas principā bija tāpēc, ka Rīga ir ļoti basic pilsēta, ka tur, ja kaut kāds plots notiekās kaut kādā Čehijā, tad, kādā šī ir lētāk Rīgā uzfilmēt. Aizvākt visas zīmes un logučus un tablo. Ļoti interesants point of view. Tas, ka lēti, jā, bet basics atvainojos. Kādā vārdā? Tad ir tās, es nezinu, kas tā tur viduslaika kaut kāda arhitektūras paliekas, kas ir tās, principā, kā šī, vai tur Rietuma Eiropā vai Austruma Eiropā filmē. Bet es tā esmu vīlusies kolēģi podkāstā. Ļoti pretvalstisks podkāsts, šitā pateikt. Mēs nekad. Un tad vēl bija tāds pasākums, kas arī visā pasaulē bija tā kā aprunāts un tam līdzīgi. Bija Willy Wonkas Experience Glasgowā. Fuck, never forget. Es vēl šeit atceros to dāmu. Tā bija tā melnā dāma, kas nāca ārā no tās kapja kaut kāda. Tur bija tāds tumšs tēls. Nē, viņi bija tādi dziļi nelaimīgi kaut kāda eksperimenta taisīt bērniem. Jā, tā ar zaļiem matiem, kas bija viena no tiem rūķiem, vai kaut kas tam līdzīgs. Bet jā, tur bija tā, ka bija uzrīkots pasākums. Viss tāds, no red flags, viss uztaisīts ar AI, viss plakāti, viss komunikācija pirms tam. Un tad cilvēki aizgājumi bija ļoti floppy, un šie video atskati no šī pasākuma kļuva par sensāciju pasaulē. Mācību. Tas labs dizasters, ko atcerēties. Labs tāds sirsnīgs mazliet. Globāli. Jā.
Tad runājot par vecāku sapulcēm, vēlreiz šautauts filmai Vecāku sapulce. Mārtiņš Beško bija vecāku sapulcē. Es neatceros, vai tā bija pirmā kastaņa vecāku sapulce or something, bet bija kaut kas, kāpēc tas bija nozīmīgi. Viņas viss ir nozīmīgas. Visdrīzāk tāpēc, ka viņi bija normāli, es pieļauju domu, tāpēc viņi bija, man tāda aizdoma, ka viņi bija normāli, tāpēc viņi bija nozīmīgi. Vai tev līdz... Neviena nebija komentāri, ka visi paldies un nedalīja neko. Vai līdz šim ir bijusi vēl kāda vecāka sapulce? Vismaz ne tāda, kurā es būtu bijis. Bija individuālā, bet tas jau neskaitās. Tur līdz cukurausīs, cik bērniņš ir lielisks un cik jauki un viss ir labi. Kā Audrijas klasē, viņai ir kāds bulijs vai kāds, teiksim, tāds, kurš nav tas cukurbērniņš, kur vienmēr ir problēmas. Kad es meitai saku to, ka, ja klasē kāda abežo, lai viņi iestājās par to, ka puiši meitenes neklapēs nemīz viss kārtībā. Un tad man ir, kā es ar bērnu runāju, es viņai prasu, kas ir dienas highlight, lai viņi izstāst. Ja kāds ir izcēlies, pasaka, kurš izcēlās, tad kaut ko izstāst viņu pa dienu. Jo savādāk to viņai prasa, kā gāja ir normāli. Jā. Vajag to atrast to jautājumu īsto, kā dabūt ārā. Tagad ChatGPT, jā. jā, īsto promptu vajag bērnam. Jā. Tad es vienu dienu prasu, hei, kurš šodien izcēlās? Jā, tas tur fujeks izcēlās. Kas bija? Viņš iesit klasbiedrinē tās sirsnīgi. Un ko, Audrija? Uztaisīja TikTok. Nē, vairāk par to, ka, ja tu iestājies par mazajiem, meitenes nesitīs, nestrādā, tur meitenes arī sit vēl. Ok. Super, ideāli. Nu, labi. Urbāns bija Itālijā pagājušajā gadā un nokavēja daudz epizodu. 3 epizēdes vai kaut kādā ārlietu ministrijā strādā. Bet šajā reizē bija stāsts par to skaidro naudu vai kaut kas tam līdzīgs. Tas bija, man liekas, tur, kur man vajadzēja uz tualeti iet, un man nemainīja naudu ārā cilvēks, un es biju dusmīgs, un tad es bļāvu uz viņu, ka es braukšu uz nākamo pieturēli, un tad tur izmainīšu. Kaut kas tāds bija, bet idejas, ka vienkārši kontrolieris iestājās pozā un vienkārši fiziski pateica, ka viņš neņems man naudu. Iedod man biļeti pa €1.20, un reāli tad es tikšu savu tualeti. Jā, bet tad šogad tu brauks ar savu naudu līdzi, ja pareizi maiņas nauda būs līdzi? Es šogad, man liekas, neplānoju. Es braukšu, gan es maijā uz Itāliju braukšu. Bet tur ir īsts, tur man viss atmaksāts. Tur man nevajag samaksāt. Tur pat nevajadzēs čurāt. Jā, bet par skaidro naudu bija viens stāsts Facebookā. Sākās stāsts no Facebooka. Jā, es esmu vecs, es sakoju līdz. Nē, tur bija situācija. Vispār, Mārtiņš un Anīga jau arī zina, ka ar bankām šobrīd ir grūti. Varbūt Roberts zina visvairāk. Roberts zina vislabāk. Un tā ideja bija tāda, ka nāves nauda omīt. Viņa ir veca, droši vien nepieskaitām vai tam līdzīgi, un viņai pat nav karta, viņai ir konts, bet meitai ir dots rīcība ar viņas kontu. Un tad mamma nomirst, un tur kontā bija kaut kāda nauda priekš bērēm. Un tu naudu nevar dabūt ārā. Viņi dzīvo kādos laukos, jābrauc uz banku, un reāli tagad jāpiesaka bankā vizīte ir apmēram rindā, ko nedēļa jāgaida ir. Tad tu aizbrauc tur, tad tu brauc no kādiem dziļiem diršiem, un tev jāņem līdz visi dokumenti, un nedod Dievs, tu kaut kādu uzvārdu esi nomainījusi vai kas, un aizmirst uz kaut vienu lapiņu mājās. Nē, nevaram. Un tad beigās, tev iedod to piekļuvi, bet tad atkal jāgaida kaut kādu nedēļu, kamēr tu to naudu dabū ārā, un tad apmēram ir tāds kaut kāds punkts, kas atļauj, teiksim, tev iedot, bērēm iedod €70. Un tad tā doma bija apmēram tāda, ka vienkārši šobrīd ar bankām ir tik liels čakars, ka vienkārši labāk to nāves naudu zeķē turēt nekā likt bankā. Un es absolūti piekrītu, jo mums liekas tās bankas, tās drošības kontrolas ir uztaisītas tik lielas, ka tas nevis atvieglo mūsu dzīvi un padara mūs drošākus, bet bieži vien, man liekas, traucē jau kaut kādos tādos easy darījumos. Man liekas, kādai cilvēcībai nedaudz vajadzētu būt. Jā, es ar šīm domām saskāros arī tad, kad es teicu iepriekšējā reizē, ka man Oma ir iztērējusi €300 Temu. Viņa bija arī nobloķējusi sev kļūdas pēc bankas karti. Un tad arī bija šī risināšana pa telefonu, un tad tur arī bija 1900 jautājumi. Tas cilvēks tajā bankas pusē jau, tu vari es nezinu, tur ļoti grūti
nu jā, šis ir vecs cilvēks, viņa tā kā arī ir jau prāts, jau iet tā kā uz mazāko pusi un tam līdzīgi, un tad tam bankas klerkam tur ir tāpatās jāuzdod tie miljonus drošības jautājumu, par ko tam tā kā veciem cilvēkam nav ne jausmas, ķipa, nu, un tad tā kā, nē, jūs skaimojat un vēl kaut ko tur, nu, kračs, sarežģīta tā lieta. Un es Ventspilī ir vēl tā kā uz vietas bankas, nu tā kā bankas filiāli, ja? Ir banka vienīgā palikusi, un es saku, tas ir tik kaut kā, es saku, ritīgi stūl, man arī, kad es pirku mašīnu, vajadzēja dabūt ārā naudu no bankas, un tev ir kaut kāds limits uzlikts, ko tu, protams, nomainīt nevar tik ātri, un tad es gribu aizbraukt uz vietas filiāli, izņemt naudu, nu, pēc 5 dienām tu vari braukt. Tā kā pie zobārsta piesakieties, jā. Jā. Tā ir tava nauda, ko tu īsti nevar izdabūt ārā. Un tad atkal tieši otrādi viņi tagad spiež mums mahinēt, sūtīt kaut kādiem draugiem, vecākiem skaitīt ārā, ņemt no viena konta, otru kontu, trešā konta. Tur bieži vien tā birokrātija, man liekas, vairāk, kā, lai viņi nosaka savus dirses, liek mums šmaukties. Jā. Kāpēc nevar šito visu attiecināt tikai uz cilvēkiem, kur reāli ir teroristi? Visi, kur ir citādas krāsā, come on. Tik vienkārši viss ir. Tieši tik vienkārši. Kāds sakars? Racial profiling, let's do it. Nu jā, cerams, ka, nezinu, vai mēs iemācīsimies, vai viņi iemācīsies, kaut kā mums jāpielāgo šajā situācijā ir. Bet runājot par pielāgošanos, iepriekšējā gadā, vecajā gadā es sāku iet autoskolā, un tad mēs stāstīju par savām attiecībām ar savu instruktori un tam līdzīgi, un man ir šim stāstam turpinājums. Kā gadījies? Puika vai meitene? Kas tad? Apsveicam. Attiecību turpinājumā. Apsveicam. Paldies. Tātad, es stāstīju, ka man bija tāda situācija, ka man instruktori bija tāda, pasīva, agresīva, gan agresīva, kamēr es mācījos braukt, un tam līdzīgi tas man nedeva nekādu baudu šajā mācību procesā, un tā, bet es tā kā turpināju iet un nesūdzējos, un tam līdzīgi. Tad vienā reizē es tā kā arī biju pasūdzēta, tā kā es teicu, ka hei, man neder, es sūtīju supportam ķipēpast, man neder šis mācīšanas stils, es gribētu mainīt instruktoru, man atsūtīju sarakstu ar instruktoriem, un viņi visi bija aizņemti. Un tad es tā kā, ok, man šobrīd nav mentālās kapacitātes ar šo dīlot, tad jau laikam vienkārši nebraukšu. Un tagad, pirms nedēļas, šīs autoskolas vadītājs ieliek Instagramā storiju, kur viņš stāsta, ka viņš ir pārtraucis attiecības ar kādu instruktori, par kuru esot sūdzējušies daudzi kursanti par šīm te ļoti līdzīgām lietām, par ko es stāstīju. Man jau sākas aizdomu jautājumu zīmes virs pieres. Un es čekoju tā kā nākamās dienas, vai šī konkrētā persona ir noņemta no mājaslapas vai nav vēl noņemta. Un viņi noņēma, un es uzreiz rakstīju šim pašam cilvēkam, autoskolas vadītājiem, tā kā, hei, man ļoti žēl. Jā, man ļoti žēl, bet man liekas, ka man bija tieši tā pati instruktora, par ko jūs stāstat. Un jā, tā bija. Izrādās, ka daudziem cilvēkiem nebija patikušas šīs situācijas. Es arī apstāstīju, es teicu, ka es īsti negribēju sākt tur kaut kādu drāmu un risināt baigi publiski, saukt cilvēkus vārdos un tam līdzīgi, tāpēc es vienkārši cietu klusu. Un tad jā, tagad ir updates tāds, ka man ir jauns instruktors un tikšos 3. februārī un sākšu atkal beidzot pabeigt braukt. Es domāju, ka man vajag bišķiņ vēl pabraukt, un es jau būšu gatava eksāmeniem. Jo tu jau brīvajā laikā brauc visu laiku, ne? Es esmu nobraukus kaut kāds 10,000 kilometrus. Tu nemāki to akadēmisko braukšanu? Nevis akadēmisko braukšanu, bet es vienkārši neesmu braukus ar instruktoru, kurš man nerauz stūri, nedrošīja pedāļus, kas man ļauj braukt reāli un pastāst kaut kādas mazās niansītes, kuras var... Kurš nebaidās, jā? Kurš nebaidās? Jā, vai nebaidās par something, jā. Tā kā tāds ir updates no autoskolas. Es jūtos uzvarējusi. Es varēju, protams, ātrāk sūdzēties, bet, jā, man bija taisnība. Bieži vien jau, atvainojiet, ja tu, piemēram, čatā būtu rakstījusi, ka tev tur instruktora kuca vai kas tam līdzīgs, te jau liktos, gan jau, ka nē, gan jau, ka tā ir vienkārši tev galvā tas ir, bet... Viņš man pastāstīja, ka viņa esot rakstījusi kursantiem, teikusi, kāpēc tu melo, tā kā rītīgi psycho mode. Rītīgi traki, jā. Tā kā... Man viens skolnieks nesen arī nolika tiesības ar 3. mēģinājumu CSDD, un tad, man liekas, 2. mēģinājumā, man sanāca viņu satikt pēc tā eksāmena,
Un viņa teica, ka, iekāpjot jau mašīnā, bija sieviete instruktora, un viņa arī ir sieviete. Un tur bija, principā, kādā 7. sekundē tā instruktora jau nobola acis un to tādu skaņu uzstājas. Un viņa teica, tā kā jau no paša sākuma liekas, ka man ir zīmoks uzlikts uz pieres, kas nenolikšu. Un redz, nākamajā reizē atbrauc čalīts un izbrauc un viss kārtībā. Laikam ir šis vēl tāds lauciņš, kur cilvēki, nespēja. Visi nespēja, laikam, sevi tā kā izslēgt ārā savas emocijas un domas par to, ka visi citi ir stulbi un esmu eksperts šajā jautājumā. Man liekas, tādā, piemēram, par pašu CSDD, kad es dzirdēju šo situāciju, man liekas, ka tiem video būtu jābūt tādiem plus-mínus publiskiem. Gan jau, ka viņas var dabūt, bet tā apmēram, ka tā meitene nenoliek eksāmenu, viņa uzreiz var iet iekšā CSDD mājaslapā, kur ir viņas eksāmenu video, viņa ar to eksāmenu video aiziet, teiksim, pie sava instruktora un izanalizē. Jā. Nevis tur raksta ēpastu uz CSDD, gaida atbildi, varbūt dabūs, varbūt nedabūs, ka vienkārši viņi ir publiski pieejami, un tas ir mākslām autoskolām palīdzēt un vairāk arī čekot tos gan eksāmenu instruktorus, gan mācību. Jūs būtu gatavi tām izmaksām, cik tas maksātu? Es domāju, ka mēs jau šobrīd maksājam pārāk daudz par visu kaut ko, un gan jau, ka tas ir, respektīvi, kaut kur tā nauda aiziet, bet tikpat labi viņi varētu aiziet tajā pakalpojumā. Tālūk, ok. Vēl Latviju pagājušajā gadā satricināja Sahāras putekļi, bija tāda lieta, mums bija slikta gaisa kvalitāte. Tas bija vasarā kaut kādiem? Tas bija tā kā pavasaris, man liekas, Jā, es biju Itālijā, un tad, jā, pareizi. Tur bija vairāk, tur viss bija tiešām sarkans. Labi. Gatavojoties vasaras sezonai, Mārtiņš būvēja šūpoles saviem bērniem. Vispār Mārtiņam bija ļoti darbīgs gads, viņš ļoti daudz ko darīja. Tā stāv šūpoles joprojām. Līgzda, ok, ļoti labi. Bet nekādi vēja lieti nespēja viņam traucēt, viss bija perfekti izdarīts, jā. No zelta tu viņus kaut kā piķoji, apstrādāji, lai tas koks nesapūst? Nē, pohuļ, bērni izaugs ātrāk nekā viņi. Nē, te baļķi bija bēcēti, jo viņi jau ir apstrādāti. Tāds kārtīgs padomju sens, droši vien arī kāda vecā mašīnas motoreļā vēl viņa notīra. Gaiši zilā krāsā, apakšā gumijas riepas nolikt, uz kurām bērniem sēda. Pelnus. Ideāli. Vēl mēs nodarbojamies ar hobby horsing šajā gadā. Mēs bijām tādi kā hobby horsing cēlmlauži Latvijā. Vēstneši. Pirms tas visiem bija cool un rēcīgi. Jā, tieši tā. Mēs jau godalgas plūcām. Starptautiskās sacensībās. Jā, tieši tā. Un man liekas, ka mūsu dēļ arī tas kvadroberi. Jā, kvadroberu kustība arī tikai pēc mūsu iedrošinājuma. Man liekas, ka arī sākās pēc, ka mēs bijām jau no hobby horsojušies. Tas bija interesants periods mūsu dzīvē. Nezinu, kad vecās traumas sadzīs, varbūt būs jāiet atpakaļ manēžā. Kāds ar to kvadroboberismu nodarbojas, vai tā ir meme, ko visi mākslīgi centās palaist? Vakar bija raksts no Talsu ziņām, ka Talsu ziņās bija kaut kādas 2 meitenes teikuši mammai, ka viņas ir tās tā kā atzinušās, iznākušas no skapja. Tad ir kā rīkoties un kā uzņemt to informāciju, kas tas tāds vispār ir. Wow! Cik woke no Talsu vēstneša. Ļoti labi. Lēna ziņu nedēļa, laikam. Bet, Mārtiņ, tev vajadzēja šo zināt. Tev Odrijai arī jāprasa, vai jums skolā ir kādi tur dzīvnieki. Es laikam biju prasījis kaut kad, viņi laikam teica, ka nē. Ok. Vai gan jau kas sist tos nabaga bērnus, kas cits tur būtu. Esi tiec kvadroberots vai tev izkvadroberēs? Or something. Tad mums šajā gadā vēl Mārtiņš tīzoja mūs ar savu dāvanu sievai, un vēlāk citā notikumā, kad mēs pirmo reizi uzstājāmies live, viņš atklāja šo dāvanu sievai. Tāds bija tāds Jā, tas bija ekslibris. Jā. Grāmatzīme, tā varētu teikt. Vieglajā valodā. Jā, bet nevis tā, kur tu atzīmē, kur tu esi palicis lasot, bet tā tiek ielīmēta pirmajā atvērumā un personalizē to grāmatu. Jā. Tā doma varētu būt arī tā, ja gadījumā tu to grāmatu kaut kad beigās atdod, teiksim, kaut kādā bibliotēkā vai kādā second handā, ka vienmēr tajā grāmatā ir ielikts iekšā, ka pirmais lasītājs bija Rekur Kristi. Teorijā neviens neizplēš ārā. Bet tas ekslibris, tas tā kā legit art piece ir. Tas ir pie mākslinieka pasūtīts un unikāls. Ļoti forši.
Skaists. Bet tas tika atklāts Eitanāzijas un citu podkāstu live pasākumā. Mēs pirmo reizi uzstājāmies dzīvējā. Tā bija baisa pieredze. Leading up to it bija baisi. Tajā dienā bija baisi. Pēc tam bija baisi. Kas varbūt kaut kāda spilgtākā atmiņa no tā visa. Jā, ļoti cool atmiņa ir. Jūra ar cilvēkiem. Vasaras highlights, man liekas, Elīgi karsts skatus, neko neredz, saule acīs spīd, svīst. Jā, bija trāk. Smieklīgi. Perfect locations. Labā valīta pēc tam ļoti patika. Jā. Tas bija forši. Varbūt vēl kādreiz. Varbūt. Jā, bet tas sekslibris tik fucking ilgi nāca. Jā, viens mākslinieks ar depresiju, otrs mākslinieks ar depresiju. Nevar deliverot. Bet tev tie mākslinieki kā turpināja viens otru to darbu vai vienkārši sāk no sākuma? Okay. No sūda mākslinieki nevar paļauties. Bomži. Ok, no politiskām tādiem lieliem notikumiem Evika Siliņa apdirs skolotājs or something. Bet viņi turpina, viņi ir savā strostēšanas ērā joprojām. Evika Siliņa apdirsās. Dievs. Jūs zināt to video, kur māmu, man tev ir labākie jaunumi pasaulē. Andris apdirsās. Ainārs apdirsās. Ideāls video, es jums pārsūtīšu, mums mīļākais video pasaulē. Tas nav kaut kāds ģimenes burkā. Jā, es redzēju, jā. Mans mīļākais video, kur tas čigāns iemācījās lasīt, rakstīt. Un es mēģinu viņu atrast, bet Ventspils vakarskola ir... Es izgāju visiem video, es nevaru atrast Mārtiņu. Wow. Viņš ir, tāpēc, ka vakarskolē bija savs YouTube konts, un viņš tagad ir apvienots zem Ventspils izglītības pārvaldes kontu, un es pieņemu, ka tur tās visas interesantās, radošās lietas tika izņemts ārā. Mērķi. Drausmas. Neko nav. Bet tas, kā Evika sarāja skolotājs, tas bija ļoti hot. Man arī palicis. Tev joprojām liekas hot, jā. Joprojām šeit tad iedomājies vēl vakarā. Okay. Kā jums šķiet, tas video, tā sākuma tā bauma ir patiesa vai nē? Tas, ka viņa bija tajā agrākā jaunībā vienā citā profesijā. Kas tu jocīgs esi? Nē, jā, tas nav tur necīgi. Tā tak nav viņa. Es nezinu, es vienkārši redzēju to vienu bildes nedziļinājos. Viņa tikai pat nav līdzīga. Tur, kur Evika ir ielikt kā kaut kāda Woodman modeli. Es nezināju. Nav, tāpat nav viņa un pat nav līdzīga, un tas liekas. Tiešām, lūdzu, Urbāni, neaptašķīja Evikas vārdu vai tēlu otru Mārtiņu acīs. Lai kā es gribētu kaut tā būt patiesība, tā diemžēl nav patiesība. Tāpēc es prasīju Mārtiņam, gan viņš izpētījis ir. Labi, mēs iepriekšējā reizē runājām, mēs pieminējām robotus un tam līdzīgi citā kontekstā, un šeit pagājušajā gadā bija pirmā reģistrētā robota pašnāvība. Vai ir bijis gadījumi kopš tā? Laikam nē. Gan jau kā updates ir bijis, un viņiem ir aizliegts. Aizliegts izdarīt pašnāvību. Jocīgi, ka mēs neatceramies viņa kodu vai vārdu. Parasti jau tiem visiem, tā kā Herambe, un to atceries vienmēr. Tas gan. Es vēlos tagad, Anni, ielikt ļoti perfektu vietu par to astronautu. Droši, jā. Mums ir sadedzis astronauts Ček, aizpeldējis visumā loading. Respektīvi, mums vajag vienu astronautu, kurš uztais pašiem, vai ir kaut kāds akcidents, un viņš aizlido kosmosā. Jo šobrīd ir cik pārsimts cilvēki bijuši jau kosmosa stacijā strādājuši, tur veikuši eksperimentus un būvējuši viņu. Bet mēs zinām, ko Nīlu Armstrongu un Bazu Aldrinu pa lielam tikai. Jā. Un vēl to džeku, kas dzied Niku Hadlī vai kā viņa. Juriju Gagārinu. Vai Gagārinu, jā, bet vajag vienam uztaisīt pašeni vai aizlidot, tad viņa vārds ar tiks iemūžināts kā pirmais visumā zudušais cilvēks. Es domāju, ka vienkārši ir jau daudzi, kas to ir izdarījuši, par to nerunā. Jo tā jau grūti dabūt ar tos cilvēkus, kas brauc strādāt, ne? Nē, mēs jau zinām tos skaists, kad lidojot uz vai lejā, ka kāds sadeg, bet kad tur augšā ir tāds population -1. Vai arī tur augšā kaut kāda drāma noteikti, tur kaut kas tāds realitātes šovu līmenī, jā.
Gaidam ar nepacietību. Varbūt 2025. gads būs tas, kurā būs šī te. Bet Mārtiņa, viņa, ka Wikipēdijā ir ieraksts par to pašnāvību un tā robota sērijas numuru un viņam tribūtu. Viņam, ka ir jāsaka, es domāju, kāpēc mums dabīgi tas kaut kā nepalika, tur tā kā Aita Dolija vai kā teica, exactly. Vai kaut kas, ka likās, ka kaut kā viņam bija jābūt kādā vārdā nosaukt. Bet tāpēc, ka viņas jau viņas sauc, domā, kaut kā savā, es nezinu. Varbūt pārāk grūti izrunāt. Kaut kāds Xiaomi 01 ar 567. Runājot par Xiaomi, būs laikam Xiaomi arēna Rīga, jā. Ļoti labi. Iemācīs mums to vārdu izrunāt. Jā, bet mums ir jāsāk. Es jau sāku domāt, ka mums tā kā condition kaut kādiem overlordiem. Te parādās, ķipa, Dubais šokolāde, tad atsevišķi vēl ar Xiaomi kaut kā tie arēna un tam līdzīgi. Es biju Rīgā, es redzēju vienu ķīnieti. Īstu? Vot, un korejieši. Īstu ar bērnu pat, jā. Dievs, saku, nav tālu. Varbūt viņš tas, tad, kad arēna pieder tagad. Mēs Tas vienīgais. Ja, tieši tā. Ok, labi. Vēl pie lieliem notikumiem. FISUM ceļojums jauniešiem bija tāds notikums. Tie bija laiki. Ko tas fujaks tagad ir? Joprojām tik brašs ir? Man liekas, ka viņš jau diezgan veiksmīgi nozuda no... Es neesmu dzirdējis, neko es arī īstenībā neesmu pat skatījies, bet man liekas, viņš ļoti veikli pazuda no visiem sociāliem un droši vien pārrakstīja savai māsai visu to. Bet man liekas, ka FISUMs pats par sevi nestrādā vairāk. Man viena meitene meklēja darbu, un viņa taisīja CV un prasīja, vai likt FISUM savā CV vai nelikt. Vajag likt, ja pa FISUM iekavās, es nebiju vainīga. Es tikai darīju to, ko man liekas. Jā, ok. Labi. Citos gados mums bija citas visādas slimības. Man liekas, eitanāzija arī sākās tādā laikā, kad mums bija outbreaks, mums bija pandēmija, bet šogad bija difterijas epidēmija, bija notikums. Mēs augšām cēlām šādu trešās pasaules slimību. Ko bērni nomiriem? Jā. Tur bija veseli. Tie bija tie, kas bija tiem muļķiem. Okay, jā. Kas varēja nenomirt? Varēja arī nenomirt, jā. Tā kā... Bet valsts ir vainīga. Protams, lai Dievs mielo viņu pīšus, protams. Bet... Man liekas, tur pat bija scapegoats atrast. Nebija tas viens ārstas, kam bija tas fake ārsts, kā sauc šitos te? Homeopāts, osteopāts, kam atņēma tos certifikātus. Jā, ok. Tāpēc? Bet es atkārtošos, es esmu par šīm brīvībām, ka tiem cilvēkiem ir tiesības savu bērnu tādā veidā nogalināt. Jo tas ir tas, un es negribu, lai tik valsts lien iekšā tajā audzināšanā un lemj, kas ir un kas nav. Jūs redzējāt, ka vēl viens ārsts ir nodarbojies, kur bija slīdenie pirkstiņi? Hipnotizētājs, ar kādu ginekoloģisku nesaistītu medicīnisku profesiju viņš nodarbojās? Viņš bija neirologs. Es atkal domāju, ka tas ir tas pats. Nē, tas ir vēl viens. Viņš tikai izmeklē smadzenes caur dirsu un vagīniem. Okay. Tuvāk source. Jā, tas ir jūtīgāks nervu gali laikam. Bet jā, viņš esat nodarbojies ar hipnozi, tur ķipa glāstījis muguriņu, vēl kaut ko. Iedomājieties, ja būtu otrādi, teiksim, būtu tas vīrietis, tas ārsts un pacients arī vīrietis, un tad viņš viņiem tur sēni bakstīt un... Kaut kur tur vajag pa seju dabūt ātrāk nekā neatļautos kaut ko tādu. Es vienkārši iztēlēs, ja tā kā ir ārsts, un tad kaut kāds creepy fujaks, viņam tā kā dakteri. Man liekas, man problēma ir tur apakšā. jā, jūs varat paskatīties tur zem ostu ar polām, es nezinu. Or something. Crazy. Ļauj minēt, viņš nav atstādināts, viņam pieraksts pirmdien ir pilns un viss notiek? Jā, ir gribētājus. Es nezinu, šis bija, es redzēju tīri virsrakstu pirmo paragrāfu, typical shit, Rečaks laikam tur kaut ko bija ieskatījies. Kāpēc viņi nepēta īstas tēmas? Tas pats, ko tā tur, kā viņi sauc, LTV žurnālisti ar īsiem matiem, kas tur trankā viņu. Dragiļiem. Šis laikam cits ir, jā. Ok, jā. Valstī viss kārtībā, ministru viesmīļi bija tāda lieta. Pastāties, Mārtiņ, Urbāns audzina visus visi tie studenti, kas pie Mārtiņa mācās nonāk mūsu stāstos. Tas ir Urbāna deep states patiesībā.
Jā. Tagad vai ir kādi jaunumi, vai redzēti, kāda ir, nezinu, vai ir updates kaut kāds šajā situācijā? Bija raksts arī kaut kad pagājušajā nedēļā, ka atkal Siliņa, man liekas, kaut ko teica par kaut kādu ūdeni saimā, ka tur arī diskutēja, vai, nezinu, pudelēs vai vendenos, vai kaut. Es nevaru vaļā, es negribu samelot, bet tas stāsts turpinās par to, ka ir kaut kāda apkalpošana, un tagad viņi tur strīdās, kādu ūdeni viņi var dzert. Nē, es Mārtiņu tieši radio klausījos, tas bija par kafejnīcās par ūdens pieejamību, ka jābūt obligāti for free, ka var dabūt, bet tas man likās absurdi, ka viņi pusdienu saimā šo žļambāju. Jā. Cik tas lēmums mums izmaksā? Tieši, jo tā kā tieši kāda, vai te, kāda starpība. Bet ir tāda, tā kā citreiz, es neprasu krānu ūdeni, jo es negribu, lai tā kā citi domā, ka lai viesmeļi domā, ka esmu bombzene. Man gan pohuj. Es arī pasaku, man lielākajā glāzē lūdzu augstu krānu ūdeni. Bet es arī nesaprotu, to problēmu, kāpēc, lai neliet krānu ūdeni, tā kā Geragrī. Nē, tas depends no situācijas. Ja es uztaisu čeku, uz 30-40 eirikiem, pizdirst ielai man ūdeni. Mums pagājušajā gadā bija arī tā situācija, mākslas podkāstā apspriedām, kad es paprasīju to ūdeni, un man par citronu šķēli paprasīja €20. Tas ir brīdi. Fucking episki. Perfekt. Okay. Tālāk bija PDD balītes, mēs bišķiņi apspriedām. Bet, cik saprotu, tad tālāk nekas nebūs, jo viss nodega, ja viss pierādīja, kā Urbāns teica. Jā, viņš paliks cietumā. Viņš ir cietumā, jā? Viņš ir tā kā oficiāli cietumā, jā? Jā, sēž. Bet, sorry, tad sanāk, ka viņš ir pedofils vai kas ir viņa noziegums? Jā, tieši kas ir tas viņa nosaukums? Viņa thing. Jā, viņš tur organizēja kaut kādas seksa balītes, un tur bija allegedly nepilngadīgi cilvēki. Un tika nofilmēts, un tagad pēdējā lieta, ko es dzirdēju, ka esot viens A-list celebrity, kas esat bijis kā upuris tajās kasetēs, un ritīgi baumo, ka tas ir Justins Biebers. Jā, par šito es redzēju pirms tam jau, ka par Justin Bieberu. Tad, kad viņš vēl bija puisīts ar Did him dirty. Un tagad viņš lieto crack un meth un tam līdzīgi. Tā ir, Ķipa, kaut kāda bija vien brīdi tāda lieta, ka Justins Biebers ir atkarīgs no kādām narkotikām. Viņam stresiņš liels. Viņš tā kā negrib, man liekas, lai redz to visu publiski, jo kāds jau ir laikam redzējis to. Nevarēs jau redzēt, jocīgs esi, ka tu bērnu pedofīliju skatīsies. Es, piemēram, redzēju particular mirušu cilvēku vienu. Tā kā ļoti viegli šīs lietas ceļo. Man liekas, tas ir mirušs cilvēks, tas ir likumīgi rādīt. Pedofīlija laikam nav likumīgi rādīt. Es palabošu, Mārtiņ, nav laikam. Tie līki ir pietiekami daudz, un ja kaut kur kaut kā, tā tiesas procesā tur kaut ko parādīs, kaut kur jau internetā tas video uzpeldēs. Jā, es tādā ziņā domāju, ka kur internetā jau klīdīs kaut kas. Fuj. Anyway, cita liela notikumi Jāņa Fabricijas pieminekļa likvidēšana. Kāds ir status ar Jāņa Fabriciju? Vai ir tikai, kura daļa ir jau stāvējis? Ja nav pa daļām jau sadalīts. Jāskatās, vai plāksnīt ir pielikt. Tas vienīgais izmaiņas. Pirmsvēlēšana gads pa mazā pagastā šitādas lietas nerisina. Tā nevar. Noklusināja, jāizbāz mutu ar naudu vai ventiem. Par pagastu runājot, šobrīd vietējā propagandas avīze ļoti tā veiksmīgi intervē katru nedēļu vienu cilvēku. Neatkarīgais vienu medijs. Direktoru, tad citu direktoru, tad bijušo direktoru. Visu sarakstu tagad pakāpeniski nointervēs, saliks uz vāka, lai omiņi zina, par ko vilkt krustiņus. Un vispār nekas par politiku. Apmēram tāda sadzīves jautājuma. Kur tu uzaugi, kā tev lauku mājās iet, pats iemācījies tās durvis restaurēt? Man pirmdien es zvanījis par pašvaldības darbu runāsies, tad es dzirdēšu, kas ir tie varianti, ko viņi stums pretī. Iedod pēc tam manu, lūdzu kontaktu. Labi. Jā. Labi, ideāli. Nākamā lieta, kas notika, bija Jāņa Timas aktivitātes sociālajos tīklos, un tad bija Liams. Mēs visi zinām, kā tas beidzās. Mēs visi zinām, kā tas beidzās. Tad bija Liama Payne rest in peace moments arī. Kad es skaidroju, kas ir, kad mēs ar Urbānu skaidrojām, bet kaut kas ir One Direction. Par viņu runājot, iznāca kaut kāds video, kur parādīja diezgan tā detalizēti, kāda viņam tā pēdējā diena bija. Tur tās alkohols un narkotikas bija kādos apmēros. Bet vienam cilvēkam viņš tā kā vienītībā alējās? Viņš vienītī sēdēja, tur, 4 litri viskijas, 2 reizes pa kārtu paprasīja, lai ekstra viņam vēl pulveri atvedu, un tad viņš tur sāk ārdīties. Bet to varēja novērst, jo viņš bija pilnīgi neadekvātā
stāvoklī. Viņu vajadzēja nevis ieslogot istabā iekšā, bet uz slimnīcu aizvest. Nice. Nu, forši. Nu, sliktā veidā, es domāju. Nu, forši ir tas, ka varbūt viņi apvienosies. Nu, saistīs kādu koncertūrīt, varbūt. Viņi vēl 2 reizes mūsu dzīves laikā izšķirsies un apvienosies. Jā, viņi izšķirušies jau. Jā. Nu, tad vēl 2 reizes. Okay. Viņi sadalīsies vēl reizinātājos. Nu, kā to tā var milkot? Tas ir milkojums pasākums katram solo karjeras beigām, kas tur uz gadu apvienoties, patūrēt, atkal izšķirties. Tā gan. Es aizmirsu pieminēt epizodu sākumā, kas pagājušajā nedēļā arī Melomaniekos piedalījos. Tur mums arī bija ne tikai One Direction jautājums, bet bija arī par Beatliem. Tā kā bija vesela tēma Beatli, un tad izrādās katrs no tiem perdeļiem ir izlaiduši kaut kādu albumu, kaut kādas dziesmas, un viņi izklausās visi pilnīgi vienādi. Nu, vismaz mūsu komandai tā bija. Tad mēs visos jautājumos praktiski kļūdījāmies par Beatliem. Man liekas, ka es Beatles zinu, bet jā. Diemžēl. Fun fact par Beatliem, tad, kad viņi sāk rakstīt to mūziku, viņiem nebija tā, teiksim, Džons Lenons saraksta dziesmu, viņi vienmēr ar Paulu Makartniju dalīja tās autortiesības, lai gan, piemēram, Makartnijs vispār nepiedalījās, vai arī otrādi Makartnijs uzrakst dziesmu, un Lenons nepiedalās, un tas bija viens no tiem iemesliem, kad viņi tur sāka strīdēties un šķirties, tā, ka tur kāds mazāk iegulda darbu, kāds vairāk. Nice. Nu, tad uz tuvojoties gada beigām, Eitanāzijai parādījās sponsori. Mēs radījām sadarbību ar Cinnamon Akropola Alfa, kurā mēs runājam par kino. Paldies viņiem, protams. Varbūt kāds ir kaut ko redzējis. Tas, ka es tik skaisti apli uztaisīju, ka mēs beidzam tieši ar šo, sāk pārim uz jaunu tematu. Tieši tā kā. Straumes suns. Fui kaķis. Tur bija suns arī. Viņš ir gaišs pelēks, gaišs zils. Allegedly, jā. Ko viņš saprot pirmkārt? Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti relatīvi, un tas jāatstāj ir skatītājs. Jā. Nē. Viņš nav gaišs zils, pelēks, nē. Bet apsveicam ar 2 Oskar nominācijām. Mums ir 2 Oskar nominācijas. Arī man, tev un Urbānam. Es zinu, ko es aizdomājos, ka ja mums valsts politika vienu dienu būtu sajūta prātā kaut kāds valsts vadošais cilvēks, un faktiski mums vajag Oskaru, novirzīsim līdzekļus Oskaram. Turpmāk 50 mil gadā būs filmām. Kā jums liekas, pēc cik 10 gadiem mēs tiktu pie sava pirmā Oskara nominācijas? Tur būtu vienkārši ļoti daudz, ļoti bagāti cilvēki, tā kā kādā Rīgas Dinamo hokeista, mēram. Tad, jā, bet rezultāti īsti nekāda droši vien nebūtu. Bet šis jau īstenībā ir īsta lieta. Es aizmirstu, vai Taizemē, man liekas, kad Wolf of Wall Street taisīja. Tur jau, man liekas, tas bija valsts nauda, tika ieguldīta iekšā, lai tā filma tiktu uztaisīta. Tur Fujaks, laikam, valsts naudu nozaga un par to nozagto naudu, laikam. Kaut kas tāds, bet viņš vienkārši bija kaut kāds pietuvināts mākslas karalim, un tad, tur bija vienkārši to naudiņu paņēma. Vai valsts investīcija fonds bija, un tad no tā fonda taisīja to filmu. Tas Fujaks tagad slēpjās un pasauli braukā kaut kur. Nesodīgi. Uztaisa filmu par krāpšanos ar naudu, ar izkrāpt naudu. Hey. Jā, Viņam reāli tas Fujaks patika, tāpēc viņš gribēja to stāstu īstenot. Bet labi filmu taisīja, man ļoti patīk. Bet jūs esat kaut ko skatījušies kopš iepriekšējās reizes? Es atzīšu, neesmu bijis fiziski uz kino, bet, kā jau teicu, ēdzu vecāks. Ko tu noskatījies vakar? Ko jūs redzējāt? Bet vakar mēs skatījāmies 3 filmas. Pirmā bija It Ends With Us. Tur arī ir vesela drāma. Karoči, bija jau arī Latvijas ziņu portāli pienākuši tējot par šo Blake Lively un Gossip Girl. No Gossip Girl un Justins Baldoni, ko pirms tam baigi daudz nezināja, bet vienkārši viņš ir Hollywood handsome guy, teiksim tā, lai jūs varētu iztēloties, kas ir par aktieri. Viņi ir šajā filmā, kas ir par vardarbību. Diezgan laba filma. Interesantā kārtā, bet ar visu to filmu ir arī drāma, jo tas laikam, viņi tur savā starpā tagad tiesājās, tā Blake Lively apsūdz to Baldoni, ka viņš ir pārkāpis kaut kādas robežas, bijis tā kā nevietā seksīgs ar viņu, un tādā garā,
vienkārši, tā kā izteicis tur komplimentu. Vienkārši bija pieklājīgi, tā kā vīrietim jābūt. Viņš bija, teiksim, ienācis iekšā viņas trailerī, kamēr viņa zīdīja ar krūti. Tad tur bija kaut kādas ainas vairāk tādas, laikam tur kaut kādi protektori nebija. Es nezinu, kaut kas viņaprāt tika pārkāpts. Viņas prāt, bet tad tas čalis no otras puses sūdzēja iekšā šo aktrisi, kā tas viss ir tā kā man smear campaign. Redz, tu man uzrakstīji pirms tam īziņa, es esmu trailerī zīdu bērnu nāc ciemos, un parāda reāli screenshot, ka viņa ir tā rakstījusi. Un viņš paņēma tagad tās tur Johnny Deppa, laikam, advokātu, kas Amber Heard keisā bija, un izskatās, ka tas viss pavēršās uz otru pusi, ka tas Blaikai Livelyai būs sūdīgāk nekā viņam. Es Redditā lasīju drīzāk par šo filmu, tur bija vairāk par to biznesa viedokli, ka viņa to filmu izmantoja, neīsto filmu izmantoja, lai stumtu savu šmigonu. Gan šmigonu, gan matu kaut kādu huiņu. Kad ir par vardarbību un šit, un ir kaut kāds tas panelis diskusija, un tad tur, pērciet manu produkciju. Tur visādas nianses, bet filma bija laba. Tādā ziņā. Un Netflixā, laikam, tā filma, kas tur ir Ryan Reynolds edits. Jo par to arī bija drāma, ka tā Blake Lively apskatījās to Baldoni editu, un viņai nepatika, un viņi paprasīja savam vīram, lai edito. Deadpools editoja šo filmu. Lai gan filmas veidotājs ir tas Baldoni. Režisors. Gan aktieris un filmas režisors. Tad otra filma, ko mēs skatījāmies, bija The Help. Tad kopš tā brīža mēs vairs neesam racist. Es jau biju redzējusi to filmu, viņa arī ir bāzētas grāmatas, man šķiet. Tā kā viņa ir tāda jauka, un arī bišķiņi var paraudāt. Un tā tur ir par 50. 60. gadiem Amerikā, par tos, kā tās sievietes tur dzīvoja, tās mājsaimnieces, bet vairāk no to The Help puses. Tā kā melnādainās sievietes uzaudzina visus tos bērnus, taisa visu to ēdienu, vāķīja visu to māju un tam līdzīgi. Un tur tā viena čiks, kas ir tāda liberālāka, izdomā, ka viņa rakstīs grāmatu no to sieviešu perspektīvas, un tas ir illegal tā darīt. Baltā sieviete rakstīja grāmatu? Baltā sieviete, intervēja visas tās melnādainās un tam līdzīgi. Un tāda forša, mīlīga filmiņa. Arī interesanti. Tāda perspektīva lomās Emma Stone un citi. Tas varētu kādu piesaistīt. Un tad pēdējo mēs skatījāmies The Green Book, ko es nebiju redzējusi. Arī ļoti laba filma, arī par līdzīgu tēmu. Arī 50. 60. gadi ir klavieru virtuos melnādainais, kurš ir daļa no... Šis ir balstīts uz izstāstu. Šī filma arī saņēma Oskarus vairākus. Viņi ir izlaista 2018. gadā, man šķiet. Kā tu izdomāji, ka es to filmu, jo man pagājušajā tikpat algoritms viņi sāka mest ārā. Es Tomam parādīju to The Help, vienkārši man Disney Plusā rādījās, viņus teica, šī ir labi, vai skatāmies. Un tad viņš ieteica pēc tās The Help, viņš teica, ka to Green Book varētu pastīties. Un karači, viņš tas virtuos ir obviously, bet viņš ir melnādains, un viņš ir izdomājis, ka viņš grib doties tūrē pa tiem South Regions, kur ir tā kā ļoti traks tas rasisms, un viņš vēlēs nolīgt šoferu, un viņš nolīgs tādu tur pusmafijas fujeciņu, kurš arī ir tā kā low-key racist, tur uzaudzis Bronxā, neko citu labāk nezinu, tam līdzīgi. Tur ir ļoti interesanti, tāds road movie, ka viņi tur ceļo un tam līdzīgi, un kļūst par labākiem draugiem. Un tad, spoiler, tas ir īsts stāsts, un viņi palika abi divi draugi līdz mūža galam, un nomira tā kā dažus mēnešus viens pēc otru, un tas bija tā ļoti. Tur bija inšīga aina, tas, kad viņas apstādina policija, un policijas prasa, kāpēc melnais cilvēks nav pie stūres. Jā. Tur visādi šitāds. Kaut kas nav kārtībā, paskaidrojiet. Jā. Tur viss tā kā ļoti, bija tiešām foršs tas stāsts un tā par draudzību un visu pārējo. Mārtiņ, tu gribēji teikt kaut ko pirms es rasistu joks pateicu? Nē, es varbūt ķermeņa valodu kaut ko samānīju. Mānīgā ķermeņa valoda. Tas bija lietas, ko es skatījos filmu ziņā. Varbūt jūs kaut ko vēl redzējāt? Ķepa patruļus lielo filmu. Tas ir tas, ko es patērēju ekrānā.
jā. Bet viņas jau ir arī droši vien kaut kādā prāta stāvoklī arī pieaugušiem izklaidējuši paliek, ne? Nē, ne sekundi. Šis vēl nav izklaidējoši. Jā, Izklaidējoši ir tās Inside Out, Toy Story ir izklaidējoši, tās ir izklaidējoši. Galīgi tur tās suņi skraida. Kad tev bērni Dienvidparku sāk skatīties? Es, piemēram, sāku skatīties kaut kādos 7 gados. Un mēs redzam, sīkajais Dienvidparks laikam nav īsti sanācis. Viņai skatīties ilgāk, viņai Family Guy patīk un American Dad patīk. Ļoti labs multens. Jā, piekrīt. Kvalitatīvi. Nu, labi. Nu, Urbān, tu neko neskatījies arī? Nē, man īstenībā ir. Es izmantoju mūsu jaukā sadarbības partneru iespējas, un es biju uz kino trešdien Rīgā. Un es biju uz Boba Dylana bioepiku A Complete Unknown. Ļoti, ļoti laba filma. Man pēc filmas bija tāda sajūta, ka es esmu, apmēram tas ir tā meme, this is cinema. Man liekas, tā, kad iznāca ārā no kino, es sēdēju mašīnā, ilgi domāju par to filmu, un tā man liekas tāda sajūta tikai pēc Interstellar bija, ka tiešām tā filma tā kā paķēra. Kā tur aprakstīja to viņa posmu Eiropas Savienībā? Es piedod, es nesapratu laikam. Tatjana Ždanoka ir doppelgangers. Jā. Bet es nezinu, man vajag grūti izskaidrot to, jo viņai ir visas tās lietas, kas ir parastā bioepikā, tur beigās noslēguma koncerts, un tur bišķi romantika, un bišķi tas dzīves stāsts, bet viņi kaut kā nebija uzspiest tās visas lietas, visas tās filmas flows, tā ritma bija ļoti, ļoti dabīga, un nezinu, man ļoti patika grūti izskaidrot, kas tieši, bet tas viss viņa stāsts, kāds viņš tāds pusautists arī bija, īsumā baigais assholes kā cilvēks, bet tai pašā laikā diezgan likeable filmā viņš tika uztaisīts, lai gan viņš dara assholīgas lietas. Tu, teiksim, iet ar meiteni uz randiņu, un tad vienkārši pieiet klāt, aizgrib filmu noskatīties, samaksā par biļeti. Viņš nesaprot, ka viņš dara nesmukas lietas, jā. Un tas viss stāsts bija vairāk par to, ka ir folk mūzika, un tajā laikā tur parādījās elektriskās ģitāras, un tad tie folk cilvēki bija ļoti pret to, un tad notikās festivāls kaut kur tur Ņujorkas vai Ņūdžersijas štata reģionā, liels, kas ir lielākais tur folk festivāls, ko viens čalīts bija uztaisījis, un viņš, tas Bobs Dylans tur bija regulārs viesis katru gadu. Tad tas viss beidzās vai nu ar elektriskajām ģitārām vai bez elektriskām ģitārām, es negribu spoilot. Tad, jā, tiešām tāds leģendārs cilvēks, tur 55 albumi, man liekas, Nobela prēmija arī viņam bija, un viņš tāds ievērojams mākslinieks, tā kā viens no visu laiku labākajiem mūzikas. Kas tad? Par ko viņam Nobelu iedeva? Literatūras par darbu, rakstīšanu. Viņš jau par tiesībām baigi iestājās un dzied par visādām tur politiskām lietām un taisnību pasaulē. Ja kaut kādā 2007. gadā vai kaut kas tāds viņš dabūja Nobelu, viņš pats neieradās uz to ceremoniju. Izklausās viens no Soros cilvēkiem, kas iestājās par cilvēktiesībām visiem vienādām. Nevajag tādas, Mārtiņ. Tur arī interesanti, tajā filmā tā ļoti nedaudz parādīja to, ka viņš tāds diezgan mistisks ir, ka viņš īsti nestāst, kur viņš ir parādījies, kas viņš tāds ir, cik viņš vecs ir, ka viņam uzvārds ir kaut kāds Cimermans vai kas tamlīdzīgs, viņam ir vieni vecvecāki, ja nemaldos, no Lietuvas, ebreji un viena no Ukrainas. Kaut kā viņš tur Amerikā uzpeldēja pēkšņi. Jep. Tur ir kaut kāda tēja vēl par šo visu. Kaut kāds cionists, jā? Cionists vecais. Cionists Cimermans. Nice. Un tagad ļoti, ļoti iesaku un domāju, ka cerams, ka būs kāds Oskariņš arī. Un es arī biju vēl vienreiz uz kino. Mums darbiņš izpirka kinoteātru un viss aizsūtīja vagonos uz Straumi. Tad es noskatījos Straumi vēl vienreiz, un man tur bija kaut kāds pāris lietiņas, ko es gribēju apdomāt un apdomāju, un man šķiet, ka es sapratu to filmu, un man viņa joprojām ļoti, ļoti patīk. Un man tā ideja bija tāda, es aizgāju, man bija obligāti iet, jo man klase bija jāpieskata, un es domāju, ja tas tā turpināsies, tad es pēc 5 minūtēm iešu prom, jo visi tie popkorna, bļaustīšanās, kaut kā tur joki un ņirkšana. Bet tagad, kad filma sākās, uzreiz tiešām bija klusums un varēja to pusotru stundu vai cik izbaudīt to filmu vēl vienreiz un noskatīties un saprast. Daudz jauniešu nesaprata, daudz jauniešiem likās garlaicīgi, cik tā aizgāja pagulēt viņā, bet, gaumas jau par gaumām nesrīdās līdz. Un arī par audzinātības līmeni, protams. Jā. Viņa nav vainīga. Pasniedzēja tiem lopiem. Draugs. Farši. Es īstenībā pagājušajā reizē, kad mēs runājām, gribēju to ieplagot iekšā, bet es negribēju pēc tādu ritīgi kino nūģi izklausīties, bet kas man liekas tiešām amazing saistībā ar Straumu ir tas, ka to čalīt zilbalodi, ja nemaldos, viņa bērnībā tētis veda
uz kino skatīties Oskarus. Jo agrāk Latvijā viņi īsti nevarēja internetā dabūt, un tu varēji Rīgā, man liekas, vai no Forum Cinema tiešām translēt 3 pa nakti Oskaru ceremoniju. Kad viņš bija mazs puisītis, viņš ar tēti iet, skatās, viņu tad jau interesēja kino. Viņš kaut kad teica, hei, kur es arī kādreiz tur būšu, un jā, dēliņ, būs. Faktiski viņš tagad reāli tur ir un vinnē arī. Man liekas, tas tāds liels sapņu stāsts, kā var piepildīt savu sapni. Tas man ļoti patika. Jā, piekrītu. Ļoti forši. Tāda mīlīga ēra mums ir šobrīd. Bet ir kāds pajautājis viņa politiskos uzskatus? Vēl jau nē. Pagaidīsim, vēl rozā brīļa periods ir. Pagaidīsim, kad atdzisīs tās balvas, un tad jau gan jau sāks peldēt augšā. Putenī, būs ar to, kā viņi sauc to čalīt, ka beigās tas ir... Jo šobrīd viņš apmierina visus. Drīz jau sašķelsies. Jā, tas gan. Tā bija tā situācija. Tas bija Kino stūrītis ar Cinnamon Akropola Alfa. Paldies! Es domāju, ka pateiksim paldies mūsu Patreon lietotājiem. Šobrīd, kamēr vēl ir laiks, ātri. Jo tur mums arī ir jauna epizode, kur mēs ar 2 tiesību ekspertiem, Mārtiņu un Tomu Sadovski, gājām cauri dažādiem anonimizētiem spriedumiem. Amazing epizode. Es gribu jūs uzslavēt. Tiešām es braucu no Rīgas, klausījos, es smējos, un man bija interesanti. Es arī ieteicu cilvēkiem piesakot, ka tiešām kvalitatīvs darbs izdarīts. Maliču jūs. Interesanti, ka tu tagad atzīsties, ka tu esi popularizējis, jo šonadēļ Patreonā ir pievienojušies sekojoši cilvēki. Vita, Tārgale. Ļoti interesanti sakritība. Zvaigžņu ģimenē viens konts ir. Nikola, Anna, Kata, Vilmārs un Elizabete. Paldies viņiem. Bet, ja jums interesē tiesiskums no mūsu perspektīvas, tad dodieties klausīties šo epizodi. Un es redzēju jau prieka pilnas reakcijas, ka vajag turpināt šo te, gan jau, ka turpināsim. Tas tikai prasa darbu. Jā, tas gan. Kur mums ir pilnas rokas. Bet pie klausītāja jautājuma, es biju tā uzstādījusi to jautājumu tā, ka, kas jums likās spilgtākais moments, bet tā baigi daudz, te nav tie komentāri, un mēs jau esam daudz nomuldējuši. Vienīgā lieta, kas bija palikusi, bija par šo te RFS, par futbolu, lielais futbols, kas satricināja valsti. Man tā kā nav tāds, man tā kā pa pusē pohuj, bet es gribēju pajautāt, kas, ir ultras? Varbūt man kāds vieglē vēl, jo visu laiku ir tā kā tie 2 vārdi savienojumi, lielais futbols un ultras, un es nezinu, ko nozīmē ultras šajā kontekstā. Vienīgās ultras, ko es zinu, ir always. Paldies. Tas bija mans sagatavotais joks. Te jau nevar tā nemaz Anī teikt, atnāks tev Kareļins un Žigājos un izlabos. Mēs sev cenzējam tagad. Nē, es vairāk par to, ka mūsu definīcija noteikti neatbildīs futbola gurmānu definīcijai. Es pirms teiktu neaudzināti fani. Okay. Organizēti, neaudzināti, agresīvi fani. Tie ir tie cilvēki, kurus mēs vēlamies aicināt un šeit kontrolēt. Jo tādi viesi mums ir nepieciešami, kuri mums ir jākontrolē, jāierobežo ar cilvēkiem. Uniformās speciālās uzdevuma vienības ir jāiesaista, jo tie ir tie viesi pilsētā, kur ir nepieciešami. Tie ir tie viesi. Tev ir jādomā, kā uzvesties savā pilsētā, jo mums ir viesi. Jo mums taču viņi atbrauc laicīgāk, un tad viņi pārdzerās mūsu bāros un atstāja naudu, un pārdzerās mūsu viesnīcās un atstāja naudu, un tad ir labi, ka brauc šādi turisti. Ja domājies, žurnālists ir bijis loks, jo viņš nav zinājis to, ka viņš ir briesmās starp tādiem cilvēkiem, un viņš ir vainīgs. Tu iedomājies? Principā Dārvina balva. Bet tā tad ir kaut kāds šis, tāds oficiāls grupējums, viņiem ir kaut kāds grupas čats vai kaut kas tam līdzīgs, vai viņi ir oficiāla biedrība, kas sevi tā sauc? Gan jau, tie futbola fanu klubi ir, es nezinu, vai viņiem ir saistība ar tām ultrām, bet, es ritīgi negribu izmantot to vārdu kultūra, bet kaut kādā ziņā tas ir dažās sabiedrības valstīs, piemēram, Vācijā, Lielbritānijā, tas vienkārši viņiem dabīgi ir, ka ir spēle, un viņi kaut kā, man liekas, dabīgi aizplūst, vai uz to stadionu, vai uz tiem bāriem, kur viņi sēž bārā pirms spēles sadzerās, un tad viņi iet kaut kādos gājienos. Es nezinu, vai tas tiek organizēti baigi, bet vai tas dabīgi notiekās, bet... Nē, es ticu, ka ir forši aizšaut kopā ar saviem biedriem uz citu pilsētu, iet gājienā, dziedāt dziesmas, šaut raķetes. Visi jau ir riktīgi cool. Es saprotu viņus,
vēl jau vairāk, ka tev tad nekontrolē neviens. Ja rīdzniekiem šo vajag, go for it, fucking ņemiet, uzņemiet un dealojiet. Es biju sagatavots nedaudz par šo. Man besīja tas, ka ir agrāks rīts, un man vairs nav tā dusma tik liela, bet es mēģināšu ļoti, ļoti ātri un koncentrēt. Man uzreiz sākšu ar hot take. Manā izpratnē tikko notikās tās lietas pie tā brīvības pieminekļa, kas tur notikās. Ok, aiziet uz savu stadionu, bet mēs maksājam tos 3-5% IKP armijai. Vajadzēja vienkārši mobilizēties, savākt ārā tās brūnās mašīnas un viņus visus pēc spēles salikt iekšā tajās kablukos un aizvest fucking uz Alūksti, Ikšķili, Liepāju, Ventspili, Jēkabpili, uz visām vietām, kur viņus var nopratināt. Viņus aiztur uz kādām 48 stundām, un tad, kad tu dabūtu informāciju ārā, vai nedabūji vienkārši labi, ej mājās. Ir nokavēts lidmašīnas, ir reāli tev droši vien izlādījies telefons, tev nav nauda, tev ir paģiras droši vien. Un tiecam vēl no kaut kādiem mazpisāniem uz Rīgu, pēc tam atpakaļ. Un tad nākamreiz varbūt padomās par to, kā uzvesties citā pilsētā. Bet vainīgi ir policija, kas Rīgā viņus nepieskatītu, saproti, nekontrolēja. Mēs esam uzņēmēji ir vainīgi. Jo, ķipa, ir jāgatavojas tam, ka brauc kaut kāda, principā, teroristiska organizācija. Ķipa, okay, un mums ir, mēs tērējam savus līdzekļus. Un mēs esam lohi, ka mēs to nesaprotam. Kā jūs tā vispār tā varat nesaprast? Futbols ir karalis, un jums taču jāzina, ka tā būs. Kā varēja žurnālists nezināt, ka tas ir agresīvs pūlis? Pat ja viņš zināja, tam pūlim nav jābūt agresīvam. Mums šeit nevajag agresīvs cilvēks. Mēs tā kā, iedomājies situāciju, ka pareizticīgie Latvijā rīkotu kaut kādu reliģisku gājienu. Atbrauktu 3000 krieviski runājoši cilvēki un šādi uzvestos. Mums ir bijuši arī tādas vietas, kur mēs tērējam savus līdzekļus, kur tādi cilvēki savācās. Jā, un mums jau Latvijā... matter, futbolists vai kas? Jā, exactly. Tas, tā kā mans takeaway bija tāds, es īsti nezinu, vai šis ir tas veids, kā mēs varam šo sportu likt iemīļot latviešiem, tāpēc, ka šīs nav tās lietas, kas mums ļoti patīk. Cilvēki, kas bauro, mētās sūdzes apkārt, kaujās. Šitās nav tās lietas, kas latvietim patīk, tur ceturtdienas vakarā. Tas sportēt padara kaut kā nedaudz netīvi. Jā. Es esmu all for tiešām lielajām futbola spēlēm. Es tiešām gribētu Rīgā bet zin kā, tiem cilvēkiem, kas tagad aizstāv to, un viņi saka, mēs neaizstāvam to, nē, tu iestājies par to, lai viņi te būtu un aicinātu viņus. Reāli, jūs esat wrong, un jūs pēc idiotiem izklausieties. Rīktīgi pēc idiotiem. Jā, cringe. Man ir, un tagad es otru pusīti pastāstīšu. Es vienkārši pats biju Rīgā tajā naktī, tā kā vienu dienu pirms spēles, un man nenāca miegs, un es domāju, iet pastaigāties pa Vecrīgu, randomā kādos 1:30 naktī. Tā kā tie žurnālisti izdomāja, pastaigāties. Es teikšu godīgi, es reāli jutos drošāk Barcelonā, kur man narkomāni špļauj virsū, nāk, uzbrūk vai kaut kā tam līdzīgi, jo tur apkārt ir normāli cilvēki, kas, ja gadījumā kaut kas tev varētu palīdzēt. Rīga 1:30 naktī darbdienā ir dead Vecrīgā, bet tur bija tie fani, un tur bija krievi, un tur bija kaut kādi bomži, un tur bija tie, kas braukā tiem ratiņiem un vadā viņus. Un es staigāju pa tām ielām, tiešām jūtos ļoti, ļoti neumolīgi. Un es vienkārši iedomājos par to, ja mēs citi tie Ajax fani bija atbraukuši tur, man liekas, 5 dienas iepriekš, viņi ir dzēruši jau 4 dienas, un tev ir pustukša vecpilsēta, kurā īsti nekas nenotiekās. Visi tev ir pēc dārgus dzērienus, tev droši vien mēģina apist nenormāli daudzas reizes, un tad tu beigās tā visu tu to naudu varēji mierīgi aizbraukt uz kādu siltām zemēm, atpūsties. Zin kā Nīderlandē nav baigi silts, tu varbūt varēji to naudu iztērēt tur, bet tad tu esi nobesījies, un tas viss kulminējās tajā, ka tad jūs mums nedavāt foršu pakalpojumu, mēs tagad jums apmīzīsim pieminekli. Bet arī vēl es gribēju teikt par to, ka kādam tur jāmācās kāda kultūra or something. Šis tā kā beyond the point, vienkārši rēcīgi tā iedomājos. Es ļoti labi atceros, ka es biju Amsterdamā, staigāju ar savu māmīti, apkurījusies pa ielām, kā tie vietējie uz mums skatījās judgmentally. I'm sorry, mums nepatīk jūsu baurošana un miskastes mētāšana. Man arī ir tiesības raukt degunu, jā? Tā kā jūs to darat saviem ciemiņiem. Mēs neko nesaprotam. Mums vienīgajiem nepatīk skaļi viesi. Man liekas, tā tāda universāla lieta. Tā kā obviously, ka cilvēki par to nebūs starā un nedomāja, ka šis bija tāds labākais komunikācijas stratēģija teikt, ne, jūs vienkārši esat idiotiņi.
Tas, ka tu jūties nedroši, tu pats esi labs un vainīgs. Nevajag. Hokejā, ka tikai fanēt un par basketbolu. Kas tad tur ir? Ko tad jūs darat? Iet uz vēstniecībām, tur puķis atstāt, aiziet gājienā. Tas, ka Latvijas hokeja fans ir izpildījies kaut kur, nezinu, Austrijā, Vīnē, tas nekādā veidā neatbrīvo kaut kādu urlātu. No Nīderlandes Rīgā. Nekā. Sorry. Dirstajiet. Kas tie pa stulbiem salīdzinājumiem? Tiešām, tie jūsu argumenti reāli tīzli. Man sirds ilgi, ka mēs visi esam vienā tajā zonā. Esmu par lielajām spēlēm. Es par to komunikāciju un argumentiem otrai pusē. Vienkārši tas, ka kad cilvēks ir, tāda vienkārša lieta, ka cilvēks dusmīgs, nevajag viņam teikt, ka tu esi stulbens. Tā pēdējā lieta, ko vajag teikt, man liekas. Ir īpaši, ja es gribu arī teikt bīdīt to lietu. Tagad būtu svaigi referendums par stadionu. Vai mēs varētu valsts ielikt 30 mil stadionā? Good luck savākt, lūdzu. Nē, varbūt Rīgā jau Rīgā tas bija aktuālāk pārējai valstī. Es Latviju nemaz nezināju, ka tas spēle bija. Jā, jo it kā jau nekas jau nenotika. Protams, pēc loģikas. Šoreiz. Nav ko tas zina. Actually, tā izīt, un visi tos te ir the most annoying cilvēki. Un jūs esat visi, liela daļa no jums ir forši cilvēki. Žēl, ka jūs tur tā izpildaties. Žēl, ka jūs kļūdaties. Žēl, ka jums nav taisnība, kā mums vienmēr ir taisnība, ja? Tā kā tā, šī te ir nolieta. Es domāju, ka šī bija tāda mūsu kopīgā heitanāzija, varbūt par novērojumiem vienkārši internetu komunikācijā. Varbūt arī problēma bija tajā, ka mēs kaut kā tie tvīti lasās savādāk nekā cilvēks ir rakstījis ar smaidu sejā. Tur, un mēs vienkārši lasām tā aizvainoti. Tas arī viss. Tas ļoti daudz tā grūti bija. Lasi, un tad sanāk, ka ļoti daudz cilvēku tā pārrakstījušies nedaudz. Jā, viņus tas tik ļoti ir aizķērs. Man tā patīk, ka cilvēki ir triggeroti, es baudu. Tā bija laba mērķis Twitterī. Ļoti interesants pāris pēdējās dienas. Liels notikums. Okay. Tas no eitanāzijas gada pārskata. Fiskālā gada noslēguma ir viss. Ja jums ir vēl kāda tēmiņa aizķērusies, lai mēs varam tikt līdz apaļām 30 minūtēm. Man ir jautājums, kad Bezosam, Maskam un citiem mūsu overlordiem būs savas privātās militārās kompānijas, savas vai caur proksijiem? Es domāju, ka ir jau varbūt kaut kāda aizmetnīši. Es gribēju teikt, vai tur nav kaut kāds likums vai kaut kas to visu maskē, apmēram, ka viņiem jau ir, viņi droši vien finansē jau kaut kādas privātās kompānijas. Man liekas, ka kaut kas bija ar Amazon. Kaut kas ir saistībā. Es iesaku varbūt mēģināt papētīt dziļāk, bet man ir tāda sajūta, ka esmu kaut ko jau dzirdējis par šito, ka Amazons kaut kur jau darbojās šitajā sfēriņā. Bet varbūt es izdomāju. Es pirms nesaprotu, kā Amerikā strādā tie likumi par tiem bounty hunteriem. Es redzēju kaut kādus video, kur viņi vienkārši iet iekšā privāti īpašumā un, hei, mums ir atļauja, mēs varam iet tavā mājā un arestēt tevi un aizvest uz policiju. Un tad vai pašā laikā mājas īpašnieks, tu esi manā īpašumā, es tev varu nošaut. Un tad kā tie likumi kaut kā neiet kopā viens ar otru. Kurš pirmais nošauja? Un tiem bounty hunteriem ir tiešām milzīgi bruņoti džipi, visiem ir kaut kāda automāta apkārt, viņi apkrāvušies, viņi tādi lieli skapji ir, kas liekas nedaudz jau tāda privāta militāra kompānija. Tā ir. Izklausās nice, ka cilvēkam ir jāatbild par saviem grēkiem, ka tu nevari aiz likumu slēpties bezgalīgi. Ko es vispār... sorry, Mārtiņ, es pateicu, vēl vienkārši man čoms ir kuģa kapteinis, un viņš teica, ka viņiem regulāri braucot pa tiem kanāliem, tur viņi algo tos algotņus, un tie ir bieži vien amerikāņi arī, un gan jau, ka tā ir viņiem reāla firma, un kāds ir to firmu izveidojis, kāds viņiem tos ieročus dod, un kas aiz tās firmas ir iespējams, jau kāds tur ir apakšā. Jūs vispār redzējāt prezidenta Trumpa inaugurāciju? Vispār es aizmirsu par šo pieminēt, ka Trumps reāli tā kā kaut kāds, nezinu, tāds darbinieks, tā kā iekavējas visu kaut ko vienā dienā. Vienkārši šito stājamies ar šito jā, tas bija amazing. 200 likums. Vienkārši viņš katru tā ir smieklīgi komentāru nokoment. Šis ir liels, this is a big one. jā. Un tad tā inaugurācija arī, kur bija visi šitie overlordi. Man tāda eerie vibe. Cukijs, Elons, Bezos stāv, viņu sieva ar pupiem. Melānija bija ar savu cepuri. Melānija ar savu aizsardzības lauku. Jā.
Man liekas, ka būs tāds kreftīgi 4 gadi priekšā. Viņš jau sāk diezgan spēcīgi, cik es saprotu, jo viņš tur kaut kāds cilvēks jau aizsūtījis projām, ir tā kā tieši ISIS, vai kā viņi sauc tie ICE kompānija, kas migrants nelegālos vāc ārā no valsts, tur tā diezgan brutāli ir arī, priekšā un ķerviņas. Ir arī pārdoni kaut kādu pedofīliem, laikam iedod, cik saprotu. Tur iedeva vienam Dark Web kanālu izveidotājiem, kas uztaisīja to Silk Road, kas principā izplatīja narkotikas un izvēlas nelegālas vietas, un viņam bija, man liekas, mūža ieslodzījumi kaut 3, un viņi uztaisīja pārdoni par to, ka viņš nāk no kaut kādas komunas, tā mēram tā kā amišiem, amiši ne, bet kaut kāds cits, un tie viņam palīdzēja Trumpam, viņš bija apsolījis, ok, jūs man palīdzēsiet, es jūs bērni ņemšu no cietumā ārā. Viņš jau to izdarīja, tas tā diezgan atklāti. Interesanti. Tiesiskums. Jā, izpratnē. Tieši tā. Labi. Pagaidies ātri piebildīšu. Es saprotu, ka tas cilvēks turpmāk startēs kā kripto kaut kāds pionieris, nevis narkotiku tirgotājs, ja? Mēs turpmāk tā viņu redzēsim. Jā, droši vien iespējams. Vai arī varbūt viņš aizies tā klusi, varbūt tur ir kaut kāds deals, kur es tev dabūju ārā, tagad šis nerādies ārpusē, ja ne, tad tiks kurš zina, vai viņu dabūja ārā, vai viņš nopirka sev ceļu ārā, jo es saprotu, ka viņam tas kripto maciņš ir tāds smagāks nekā vajadzētu būt. Un, tik smags, ka varētu arī nopirkt sev brīvību. Ņemot vērā, ka tagad ir cilvēks, kam tu var samaksāt par brīvību. Tik precīzi. Es redzēju viņa interviju, kur viņš pateicās Trumpam par to. Viņš jau noteikti stāstīs dīla detaļas. Bet šis ir tā kā Ventspilī, kad kontrolē viens cilvēks, un visām pašvaldības iestādēm bija pateikties viņam video un jāslavina. Tad šobrīd tas notiekās tikai pasaulē lielākajā ekonomikā. Es gribēšu redzēt olimpiskās spēles LA. Tas būs kaut kas amazing. Spektakulārs. Tur ir beidzis degt vispār. Ne. Uz to laiku jau viss būs sakops. Okay. Bet tur nav arī, nav jau arī tā, ka viss tā. Grūti vienkārši viss tās lielums iztēloties, jo tas štats jau ir milzīgs un lielākoties. Gan jau viņi pārspīlē, tur meža parks tikai bišķiņiem tas vilks. Nē, tas, ka tur apmēram, man liekas, ka vienkārši bija tāda lieta, ka kā tur sabūvēts tās mājas, protams, tur nav tikai rich people, bet ir tā kā tajos kalnos, kur ir visas tās sausās zāles un tam līdzīgi. Jā, rich people. Tas ir tā kā analoga, piemēram, ja mums tur jūrmalā sabūvēts visas tās mājas tās krastā un ka sāks tā kā dabiski kaut kāda erozija. Vai uznāk tiks arī viņiem. Laikam, jā. Bet tas apmēros tas arī būtu apmēram tāda Ventspils nodegtu. Tur māks kaut kāds 16,000 būvis nodega. Es nezinu, vai tās ir mājas, privāti mājas, veikali, viesnīcas, nezinu, viss kaut kas. Un 16,000 es pieņemu no Ventspilī, nezinu, 30,000 iedzīvotāji tādā izmērā tas varētu būt apmēram. Crazy! Un tas tikai būs ar labiem cilvēkiem sliktas lietas nenotiek. Tas gan. Kāds atvēra portālu uz Ellu, laikam. Tālūk, ok. Vēl kaut kas varbūt izspiežams ir vēl. Nē, man ir viss nada. Okay, esam izdirsušies, apdirsušies un tā tālāk. Paldies jums, dārgie klausītāji. Paldies, kolēģi. Paldies par šo gadu un ceram uz auglīgu turpinājumu. Es vēl biju tetovējumu uztaisīt, man ir skudra saini. Tas ir no tās filmas, jā? Jā. Tā nogurusi skudra. Jā, tā ir tāda metaforiņa. Skudra saini. Tālūk. Kobe Dan, Tīma Dan, dodiet mums nākamo lūdzu. Jā, mums vajag jaunu sportistu. Nesen redzēju Campbell tieši uz stūri, uz ielas stūri. Tas ir pārāk augsts no zemes. Jā. Low hanging fruits, literally. Padomāsim uz nākamo reizi. Izdomāsim, nākamais upuris basketbola pasaulē. Un mēs arī tagad, kad beigsim podkāstu, atradīsimies tagad Elonas Maskas tajā. jā, jūs neredzat, bet mēs jau romieši esam patiesībā. Es izsaucu viesmīli, netīšām. Tālūk, davai, čau! Davai, čau! Tā.